Esiet sveicināti manā podkāstā Māsība. Šodien esmu atbraukusi pie savas draudzenes, reāls draudzenes. Ja visas pārējās ir lielākoties paziņas, tad šī ir reāla draudzene. Elīna Pelčers. Viņa ir naudas coach arī. Pārdošanas trenere. Bet īstenībā es viņu gribētu pieteikt kā rītīgo biznesa zivi. Man nav daudz tādas sievietes riņķī, un es varu teikt, Elīna ir viens no tiem cilvēkiem, kas tā kā pārsteidz, cik organiski viņa jūtas biznesā un naudas pelnīšanā, un cik viņa varbūt labi pārzina to lietu un nekautreiz pelnīt naudu. Jo... Tagad pēc AI ienākšanas pasaulē, es vairs nezinu, vai es saprotu biznesa pasauli, mainās. Savu bērnu ienākšanas pasauli, jā? Nē, mākslīgā intelekta. AI, skaidrs, jā. Mākslīgais intelekts šobrīd maina visu biznesa vidi. Jā. Viss mainās. Man ir interesanti, ka mums ir tā mūsu grupiņa pirtsmāsas, kas mēs dodamies tur uz pirti, vienreiz 2 nedēļās, un mēs sēžam uz savas lāvas, un tajā lāvā parasti tas, kas ceļās, tas ceļās. Un pēdējā laikā īstenībā mums diezgan daudz un aktīvi pacēlušies naudas jautājumi. Naudas jautājumi, tāpēc, ka vienkārši, es domāju, ka varbūt mēs esam pietiekuši izauguši līdz tam, ka mēs tā kā beidzot varam runāt par to. Un naudas jautājumi, tāpēc, ka noteikti droši vien tā politiskā un ekonomiskā situācija varbūt bišķiņas atricina, liekas, ok, klausies, šitā varbūt nevaram turpināt dzīvot, ka varbūt kaut kas bišķiņās būtu jāsāk domāt. Un es ļoti priecājos, ka varbūt kur mēs esam, ka mēs nevis visi sēžam un čortojamies par to, ka Dievs krīze, atkal piens dārgāks palicis, ja? Bet ka mēs īstenībā nākam iekšā, ka, hei, ko jūs darat, nezinu, kāda investē, kā jūs investējat, kur jūs sākat, kāds izskatās. Un tad mums ir grupiņā, mums ir grupiņā viena draudzene, kura investē jau pēdējos, laikam, 10 gadus, un Viņa teica, ka viņi pēc, laikam, 7 gadiem, viņa aprēķina šobrīd, ka pēc 7 gadiem viņi var iet pensijā. Viņi ir šobrīd sapelnījuši tik daudz, ka viņi ap 2 ar vīru varētu nestrādāt vairāk. Līdz ar to viņiem būs tiešām finansiālā brīvība. Viņai šobrīd 37, tas nozīmē viņai pie 45, maksimums līdz 50 gadiem, viņiem būs finansiālā brīvība un iekrāts arī diezgan daudz ar bērniem un tā tālāk. Un viņi nav nekādi miljonāri, viņi ir parastie cilvēki, tā kā parasti cilvēki, kas dzīvo cēsīs un tā. Tas vienkārši mums ir visām bijis vienmēr klātesoši, jo mēs jau ar viņu draudzējamies sen. Viņi par to ik pa laikam kaut kad ieminās, bet tā ārkārtīgi neuzbāžās, kas ir, protams, ritīgi forši. Bet iepriekš, kad, man liekas, 2 pirts atpakaļ, mēs reāli sākām par to runāt ar meitnēm. Un mēs tagad sakam, klausies, man liekas, ka būtu laiks sākt par šito domāt. Varbūt beidzam uzvesties tādas mazas meitnītes ar to naudu. Vai ne? Un iespējams, ka jūs sākot tagad 55 gados varēsiet iet. Finansiālā brīvībā, varbūt 10 gadus. Jā, un galvenais, tā kā mēs slēgdojam, es arī bieži vien uz to esmu skatījušies. Jā, bet man jau 35. Tā kā vajadzēja sākt pirms 20 gadiem, tad varbūt būtu bijis jēga. Man šitas notiek, šis dialogs galvā. Bet kaut kā mēs ritīgi forši tur parunājām. Pajautāt, cik ilgi tu plāno dzīvot, kas ir tava pensija, vai paskaties, tev vecmāmiņas ir? Man ir vecmāmiņa. Cik viņai gadi? 88 šobrīd. Ja viņa būtu sākus kaut vai 65, tad viņa taču arī būtu priecīgāka. Jā, un tad vienkārši labāk ir, bija labāk sākt pirms 20 gadiem, bet nākamais labais moments ir šodien. Un tas ir kaut kas, laikam, kur mēs daudz par to runājam, kas ir tik forši, ka tajā grupā mēs aktualizējam to tēmu un arī visus kopā vienu otru. Hei, pieteicies tiem kursiņiem, tas un tas, tur kaut kāds tur investēšanas kurs. Mēs visi gājām pie Alīnas Zeles investēšanas to nedēļas kursu. Un visādi tādas lietas, ka vienkārši vismaz, pat tad, ja kāda no mums kaut kāda iemesla pēc šajā mēnesī tur nesāka, tas jautājums ir pacelts. Un bija nenormāli interesanti mums pieredze par to naudas pelnīšanu un lielākoties sievietēm, kas naudu pelna. Mēs visi esam, ja tu esi tāda tiešām biznesa haizivs, es tā teiktu, ja tu patiešām vienmēr tāda esi bijusi, tad mēs esam vienkārši normāli kaut ko daram, kaut ko ņemamies, kaut kad pelnam naudu, kaut kad nepelnam naudu. Cits no viņām reāli dzīvo mājās ar bērniem, un tā kā baigi nevajag arī. Vīrs normāli nopelna, nevajag baigi nopelnīt naudu, kas ir forši, fair enough. Man 100 jautājums reiz. Kā viņas ir sakārtojuši laulības līgums ir? Jā, redz, tas ja vīrs aiziet kaut kur, viņam ir sava nauda vai nav? Jā. Tas īstenībā arī ir jautājums, par ko esmu domājis. Es laiku neapsveru iespēju, kas varētu būt viena, tāpēc, ka mēs esam kopā ar Annu 17 gadus, un mēs arī neplānojam šķirties, bet es laiku aizmirstu, ka viņš arī var nomirt. Un tas ir rada tāds sajūta, bet nav atļauts. Ko es darīšu? Es tā kā neesmu nodrošinājusies vienu pati. Un tas ir tāds, man liekas, tad to mēs visi tādi runājam par to, ka mēs tā kā
gribam arī tur kaut kādas savas lietas. Un, Bet tu zini, vai Andim ir uzkrājums? Nē, mums ir ritīgs, mēs par to arī runāsim par ģimenes, mums ir ritīgs viena maciņa princips, mums nav nekādas atsevišķi uzkrājuma, atsevišķas lietas, mums viss ir vienlaicīgi, un ja mēs uzkrājam, tad mēs uzkrājam kopā, un to lielu, ka tas darēs. Andis nomaksā nodokļus un visas pārējās lietas, un es esmu tā, kas liek malā, ja vajag nolikt malā. Un arī šobrīd tā mana iniciatīva par naudas kaut kādu investīciju nāk no manis. Andis saprot, ka viņš to grib un viņš to varētu, bet viņam nav kapacitātes par to domāt šobrid. Un tad es tā kā esmu gatava. Es vēl neesmu līdz tai investīcijai tikus, bet es esmu ielikusi pirksta domu, kad vismaz es saprotu. Jo man liekas, tā arī ir ļoti būtiska lieta, jo, piemēram, ja pārī viens aiziet, tā kā nomirst, tad tev ir jāpasakās uz mantojumu. Un tad ir labi zināt, vai es piesakos uz parādiem, vai es piesakos uz naudu, ko es dabūšu. Jā. Un, man liekas, tā ir ļoti būtiska lieta, cik daudz pārī vispār par to runā, vai zinu, kādas ir otras saistības, un vai zinu, kāda ir uzkrājumi, vai vispār ir dzīvības apdrošināšana, un kādas ir tās opcijas. Ne dzīvības apdrošināšana, ne uzkrājumi, tā kā patīkam pārsteigumi nebūs. Ja? Mums nebūs nepatīkam, nepatīkam pārsteigumi. Vienkārši nav pārsteigums. Pārsteigums tas tikai tas, ja viņš nomirs vai es nomiršu. Mums pārsteigums. Pārējais naudas pārsteigums, domāju, ka mums nebūs. Bet mēs esam vienkārši tā, ka mēs iegājam attiecībās, mēs uzreiz sākām kā, hei, aptuveni, mums ir viens maciņš, mēs tā arī dzīvojam. Un es tā īstenībā visu laiku kaut kā, protams, uzaugot, tā kā mums tā bija, tad es kaut kā visu laiku pieņēmu, ka tā visiem ir. Un tad es sāku runāt ar draudzenēm un sapratu, ka tā galīgi nav. Ir daudz draugu, kuriem patiešām ir tā kā, piemēram, tie draugi, kuri investē. Viņiem ir savs maciņš, viss forši, bet viņi abi katrs vēl investē atsevišķi, tikai lai vēl papildus kaut kur likt investīcijas. Vīrs bišķi nopietnāk, sieva vienkārši tā kā Svetbankā kaut kādās tur ETF pērk. Es neatceros, kā viņi tur stāsta, bet, tā kā viņiem ir kaut kāda sistēma izstrādāta. Tā man ir draugi, kuriem ir tomēr 2 atsevišķi maciņi, un viņi liek vienā 3. maciņā, kur mēs liekam iekšā kaut kādu naudiņu, vai kurš ko maksā, kā tas tur izdalās. Tad man ir ģimene, kuriem ir viens maciņš, jo tas maciņš pieder vienam cilvēkam, pieder vīram, jo sievai nav ienākumu. Viņa nestrādā šobrīd, līdz ar to viņa ir situācijā, kur tā kā... Tu saki, ka viņi no tā maciņu uzliek tādu mazo, tādu mini krēkasītu vismaz maliņā. Tagad jā, mēs runājam to, viņa teica, ka viņa teica, ka viņi grib investēt, bet viņš šobrīd tādā situācijā, ka viņai nav no kā investēt, jo viņai nav naudas. Nē, labi. Es ņemtu zeķu biksēm un investētu to naudu. Redz, jā. Protams, redz, tas ir par to, ka vienkārši, man liekas, ka lielākoties neviens no mums par to vispār nav domājis. Tā kā tu dzīvo no algas līdz algai, kaut ko nopelni, kaut ko iztērē, lielākoties. Un tikai tagad, kad mums ir, 35 līdz 40, mēs esam tādā, es teiktu, mēs visi esam no 35 līdz 40 tādā laika posmā. Tikai šobrīd mēs sākam vispār par to runāt, un ka mēs tā kā varētu uzvilkt lielo meitiņu biksītes un sākt beidzot uzvesties kā pieaugušas sievietes ar naudu, nevis kā mazi bērniņi, mazas meitnītes ar naudu. Un tas, ko es vienkārši domāju par to, man liekas, ka tas, kur mēs bieži vien, ko es jūtu arī caur savām draudzenēm, janvārī mums bija satikšanās, mums vienai draudzenei piedzima bēbīts, un mēs viņai uztaisījām mazu baby shower un sagaidījām un pārsteidzām un visu vajag forši. Tas bija tieši janvāris, kad bija tikko sācies gads. Un mēs tur kaut ko runājamies, un vienā brīdī mēs sākam runāt to, kad viena no draudzenēm uztaisījusi ir kaut kādu ne kalendāru, bet moodboard, salikus bildes un kaut ko. Un viņa saka, viņa skolotāja. Līdz ar to viņai ir skolotājas alga, kas tur ārkārtīgi baigi nemainās. Un viņa saka, viņa, ka to moodboard salikus, bet, ka viņa tur kaut kādas, teiksim, tur kaut kas ģimenei, kaut kas tur, ko viņa gribētu bērniem, ko viņa vien pati, kopā ar vīru. Un ka viņa tā kā baigā nav viņa nav tāds baigais ezotēriskais cilvēks, un par manifestācijām mēs tur nerunājām, bet viņa teica, ka smieklīgi vai ne, bet pilnīgi viss, kas tajā iepriekšējā gadā, ko es biju salikusi, viss ir piepildījies. Kā es skatos, viņa tur pagājušajā gadā bija ielikusi daudz naudas zīmītes, salikusi virsū salīmēs. Un tad viņai parādījās kaut kāda opcija, kaut kāda iespēja papildus, tur kaut kur viņa dabūja naudu, un tur, viņa aizbrauc uz Ķīnu, vienalga. Un viņa saka, man tā kā viss ir piepildījies. Un es saku, cik interesanti. Man tieši šogad 1. gadu pēc ļoti lielas pauzes šajā gadā bija sajūta, ka gribās uztaisīt kaut vai virtuāli, bet tādu moodboardu šim gadam. Tu kā, ko tad es darīšu? Kas tad notika šajā gadā? Un kaut kā mēs tur tāds vārdu runājam. Es saku, hei, klausies, meitenes, izējam cauri visas, un mēs uzliekam kaut kādu tādu intention, tādu ideju.
nodomu nākamam gadam, ko jūs gribat, lai nākamā gadā kas notiek. Mēs tur runājam, tur vienu tur to, vienu tur šim to, vienu tur to, un tā, un tur mēs smējamies, nepalikt stāvoklī, Nu, lielākoties visām nav intereses vairāk palikt stāvoklī, lielai daļai manām draudzeņu. Un pienāk pie vienas draudzenes, kurai ir kaut kāds tā kā sācies savs biznesiņš, viņa saka, jā, tā kā gribētu bišķi vairāk kaut kā nopelnīt naudu, tā. Un tad nākamā, tā kā viņi tur taisa savu veikalu, un būtu forši, varbūt kaut kādu naudiņu vairāk nopelnīt. Un es vienkārši tā stāvu, saku, Paga, meitenes, kas tas tāds ir? Kāpēc mēs nevaram skaļi pateikt, es gribu pelnīt naudu? Un es gribu nevis pelnīt bišķiņu, bet es gribu kārtīgi labu naudu nopelnīt. Un mums tas vaibiņš iekšā telpā pilnībā nomainījās. Bija meitenes teica, jā, kas ir? Kāpēc mums sievietēm ir problēmas ar to, kad, tā kā, mantkārīga bičs tu negribi būt, bet tā izklausās. Ja tu esi materiālists, tad tev nav citu vērtību. Kas tev bērni neinteresē, ģimenes dzīve? Karīgās vērtības sievietē ir. Pie pavārda, taču māju var taisīt un iekārtot un uztaisīt vakariņus un domāt par to, kā tomēr ģimeni. Ne jau maciņu. Un it kā to nevarētu visu vienlaicīgi. Tas ir skumji. Tas tiešām ir ļoti, ļoti skumji, tāpēc, ka man liekas, ka ar to mēs mēģinam dāmas tā kā nolikt pie vietas, un kam ir kāda nolūki, tad ir jautājums, kāpēc viņai ir jābūt pie vietas, lai viņa nebūtu labāka par vīrieti biznesā, vai lai viņa būtu paklausīgāka un kāds ir, kas aptekalē to vīrieti un tā. Bet ja mēs neuzskatām, ka attiecībās ir jābūt šādām dinamikām, ka ja mēs attiecībās esam ar jēdzīgu cilvēku otru, kurš negaida, ka tu sēdēsi mājās un tu nepelnīsi, un kurš tev ļaut dari, ko tu gribi, tad, man liekas, ir svarīgi, kad arī godīgi sev pateikt, ja es gribu, tad es gribu pelnīt, es gribu tur māju, es gribu ceļot, un nevis, ka kāds cits man to sagādās, bet es pati sev to varu sagādāt. Un ieraudzīt, kad īstenībā, ja mēs esam normālās attiecībās, neviens to neliedz. Tās, kas stopē to visu, tās nav šobrīd tāds sabiedrības spiediens, kad sievietes sēdi pie pavarda. Nav tā. Bet tas ir kaut kur iesakņojies, un mēs bieži vien paši to velkam līdzi. Mēs pašas velkam līdzi to sajūtu, ka mēs nedrīkstam pelnīt, ka nauda ir vīriešu lieta. Sen tā vairs nav. Un, man liekas, mūsu platumgrādos tas vispār nekad nav bijis tik ļoti tā. Mums ir sieviete prezidenta bijusi. Mums ir daudz spēcīgu sieviešu, un atkal mēs varam kultivēt to, ka spēcīga sieviete, bičs viena pati droši vien tur haizivs, viņai nav ģimene. Bet kāpēc? Ja mēs atkal negribam šito tādā amplua būt. Kultivēt vienkārši arī to domu gājienu. Tad izdomāt, kāda dāma mums der, kāda sieviete es gribu būt, cik man tam vajag naudu, un nepresēt sevi. Tā kā arī paskatīties, kas ir tā valoda, kā mēs paši ar sevi runājam. Un kā mēs domājam par tām dāmām, ko mēs zinām apkārt, kuras pelna. Tāpēc man liekas superīgi, kad jūsu kompānijā ir kāda dāma, kas tūlīt sasniedz finansiālo neatkarību, un kad jūs nevis tur viņa vispār nesaprot mūsu problēmas. Un no vienas puses īstenībā ir kaut kāda brīža, ka mēs saprotam, ka mēs esam citā līmenī, jo mēs runājam, es saku, man šobrīd bija iekrāta kaut kāds spilvens, bet ar šobrīd, Anda slimošanu mums īstenībā sanāca gandrīz to spilveni izgrābāt. Es zinu, ka perfektā variantā spilveni neviens neaiztiktu, Es esmu bērnkopšanas atvaļinājumā, man ir mazs bēbīts, man ir jārūpējas par 3 bērniem, un mans vīrs ir mājās nespējīgs strādāt. Tas ir force majeure. Un tajā brīdī tu saproti, kā mēs slēdzam ārā visus pareizi, nepareizi, mēs vienkārši ņemam to naudu, ko mēs, paldies Dievam, bijām atlikuši. Es nerunāju par miljoniem, es runāju par dažiem tūkstošiem, bet tie daži tūkstoši mums reāli izglāba pakaļ. Un tam jau viņi arī ir paredzēti. Un tā, kas viņai to teica, viņa saka, bet spilveni nevajadzētu aiztikt. Es saku, mīļā, es tā kā saprotu to teoriju, bet tev ir jāsaprot, ka mēs runājam bišķi citos līmeņos. Ja tev ir sainvestēta nauda un tev ir jau 200,000 un man ir 3, un man vīrs nevar strādāt, un man nav naudas, tā kā mēs esam citur, tāpēc līdz ar to, tā kā mēs runājam par investīcijām, un arī mēs runājam par investīcijām, un viņi saka kaut kādas ciparus, un mēs sakam, klausies, kā? Runājam, ka mēs ciparus nesaucam, jo daļa no mums var investēt 50 eiro.
Tā kā daļa no mums tiešām šādā pozīcijā, ka mēs nevaram atlikt vairāk par 50 vai 100 eiro. Labāk sākt to. Jā, šis ir tas mūsu, ko mēs varam. Un tas laikam ir kaut kas, kur man tas mindsets vienmēr ir bijis, ka ja jau nav daudz, tad jau nav jēgas. Tad es saprotu, tagad, ka es esmu šāvis kājā jau daudzus gadus, jo ja es visu šo laiku katru mēnesi noliktos 50 eiro, es varētu pareiķināt, cik tur tās naudiņas būs, vai arī vienkārši tieši tā paša ir skatīties uz nākotni, ja nevis koncentrēties to, ko es neizdarīju, bet ko es varu izdarīt. Jā, vai ne? Un tad paskatīties, ka tieši šajā mēnesī tu atliec kaut vai tos pašus 50 eiro, un ja nevari 50, tad arī 35 skaitās. Un neviens nav teicis, par apaļām summām arī 42 ir labi. Jā. Pienāk. Bet atliek kaut ko. Un, zini kā, viena lieta, ka es domāju, ka varbūt tev nepatiks šis jautājums, bet tev ir arī bērns. Man ir 3 bērni jau. Jā, tagad tev ir 3 bērni. Tev ir 2 ļauģu bērni un savs mazais bērns. Cik tagad tad ir ienai? 4 gadi. 4 gadi. Un man rītīgi, protams, patīk tā doma, sievietes, pelnīsim naudu, viss ir tik forši un tā, un būsim neatkarīgas un viss. Tieši vakardien man bija saruna ar tavu vīru, jo es viņu satiku. Viņš arī ir mans draugs. Ar to es varēju brītīgi forši viņu parunāties, un es teicu, redz, man ir tāda bišķiņa sajūta, ka mēs ar savu feminismu, ar to, ka gribu būt spēcīga, gribu būt stipra, gribu sekot vīriešiem, gribu būt tāda pati vienlīdzīga un pelnīt tikpat daudz naudas. Tur man patīk tas kaut kādā ziņā. Un man feministi tur vienkārši zeļ un plaukst. Viņi saka, jā! Un tad man piedzims bērni. Un es esmu sapratu šajā laika posmā, ka ja es atstāju to mindsetu, pelnīšu naudu, būšu tikpat vienlīdzīga un tā tālāk, es sev izroku baigo bedrīti. Jo lielākoties lielu daļu, es nedomāju, ka vīrieši nevar parūpēties par bērniem. Es ceru, ka mēs arī esam nonākuši pie tā, ka viņi arī ir pilnīgi spējīgi parūpēties par bērniem. Bet lielākoties tā bērnkopība tomēr iekrīt mammas sievietes lauciņā. Kas nozīmē, ka tagad jau nevis jūs tikai abi divi strādājat un abi divi tīrat vienu vannas istabu, bet jūs abi divi strādājat un tu naktī celies, baro bebīti ar krūti, esi 24/7 pieejam cilvēkam, kas īsti nemāk runāt, tad jānolasa viņa vēlmes un tā tālāk. Tev viņš ir jāregulē konstanti, tāpēc, ka viņš nemāk sev regulēt, viņš ir emocionāli tā kā nepieskaitāms. Plus vēl tā kā visas pārējās lietas, kur tev jāatcerās vienmēr, cik daudz zandalas viņai vajadzīgs nopirkt dārziņā, vai tur ir tie papīri parakstīt, vai ir jāiznes cepurīt uz dārziņu un sauleskrēms jānopērk, un vēl tā kā tās visas lietas. Un tad mēs tā kā vēl konkurējam un esam līdzvērtīgi saviem vīriešiem. Un es ar saviem 3 bērniem šobrīd esmu noķērus to, ka, hei, te vairāk nav godīgi. Te kaut kas nestrādā, ka paliek baigi par smagu. Tā varētu būt, jā. Kā tev liekas? Jo es zinu, ka turpināji kaut ko strādāt un darboties, ka tu biji ar Adrienu un kāda tev bija tā sajūta tajā brīdī, kad tu baroji, tu biji pilnībā atbildīga par mazo, tu biji tā, kas uzturēja māju un uzturēja visu viņai nepieciešamo un paralēli pelnīja naudu, lai kopā ar vīru maksātu, piemēram, kaut kādus rēķinus? Manā gadījumā tā bija mana izvēle. Un šis varbūt izklausās bišķiņ privileģēti, bet tajā brīdī, kad es sapratu, ka drīzumā tam mazajam vajadzētu vismaz sākt pievērsties tai idejai, ka es gribu bērnu, tad es sāku taisīt uzkrājumu. Tas bija viens. Lai man būtu kaut kāda nauda, lai es vispār varētu aiziet. Tā kā es esmu savu uzņēmumu īpašniece, tad nav tā, ka man bezdarbnieki baigie būtu vai kad uzņēmumi pilnībā var apstāties. Tāpēc man arī vajadzēja kaut kādu periodu. Tā kā, ja es paeju malā, tik un tā, bišķiņ pieskatīt. Bet es varēju izvēlēties, cik daudz gribu strādāt. Un tad, kad es sapratu, ka mani var uzturēt valsts un man maksājums var nodrošināt vīrs. Bet tas ir arī viss. Un tad es parunājos ar sevi un sapratu, ka es gribu ceļot. Es gribu ar visu mazo bērnu ceļot. Man īstenībā tā izgatavošana besī, es gribu, ka man ik pa laikam ir iespēja aiziet uz restorānu. Tas dzīves līmenis, kādu man gribās, ir naudu prasošs, teiksim tā. Un tad es sapratu, ka man nekāda cita varianta nav. Es varu piesist kājiņu un pateikt, ka man pienākās, un vai vīrs nodrošina. Saka, aizgādar. Nav vagāns, es tik piesistu, kā es gribu šitā. Man nekad nav nostrādājis šis. Vāc! Es nemāku piesist to kāju tā laika. Kaut kā viņš. Šitais varētu mācīties no tevis.
Es kaut kādā brīdī pametu rokas, kā es gaidu, es esmu nevarīga. Nē, es ik pa laikam izvelku kārti, kad es tos bērnus iznēsāju un es viņus dzemdēju. Un es viņus arī izbaroju. Tā kā tur man ir savs, praktiski es teicu, un es par to saņemu naudu. Tas ir mans... Es šo varu izmantot, lai piespiestu vīru izdarīt kaut kāds mājas darbs, lai uztaisītu vakariņas. Bet ar naudu man nav sanācis tā. Bet tad es sapratu, kas ir tās ekstras, kas man ir vajadzīgas, kas man palīdz justies priecīgai, un tāpēc es gāju uz darbu. Un tad tā attieksme priekš manis ir, kad es izvēlos. Bērna tajā brīdī, kad man mazā piedzima, es kļuvu tik produktīva, gudra, kad es gāju tikai pie tiem klientiem, kur bija reāls potenciāls. Es nečakarējos ar to, ka, jūs padomāsiet, jūs uz e-pastiņu jums aizsūtīt. Nē, es saku, tu gribi vai tu negribi, ja tu negribi nečakarē man laiku. Un, protams, ka es laika vairāk nav. Jā, es nerunāju tik tieši valodu, bet es biju krietni uztaigāka. Jā. Es krietni vairāk sargāju tās savas robežas. Nevis, visu, ko tu gribi aizsūtīšu tev uz e-pastu. Nē, fucking izvēlies, kur ir tava prioritāte. Un es kļuvu efektīvāk pārdošanā, tāpēc, ka tās bija tās manas robežas, ko es saudzēju. Protams, es daudz lietas kaut kur varbūt sačakarēju un tam līdzīgi, bet tur, kur es gāju pēc naudas, es tad arī viņu nopelnīju. Un tas, ko to mindsetu es cenšos saglabāt arī tagad, kad es esmu atpakaļ darbā, ka es tad, strādājot 70% mazāk, nopelnīju tādus pašus ciparus, kā bieži vien iejūdzoties tagad darbā uz 100%. Kas nozīmē, ka es apaugu ar ļoti daudz liekām lietām. Es savācos vēl visu kaut ko palīdzēt, kādam izpatikt, vēl tur kaut kas. Un īstenībā tas, kas ir jādara, man liekas, jo vairāk bērni ir, jo precīzāk ir jātēmē pēc naudas. Jā, un arī vairs jau nav baigās opcijas. Pirmkārt, tas, kad tev vajag naudu, jo 3 bērni maksā 3 bērni. Jā. Ja tas vairs nav viens bērns, tas nav bez bērnu, tu nevari vispār vairāk bez naudas, vai tur, šomēnes tur... nepelnīsim. Tas vienkārši nav iespējams, un tā ir, jo vairāk bērni, jo vairāk jāpelna, bet arī tas man patīk, draudzene Līna, viņiem arī Gotaut, viņiem tagad ir jauns podcasts, saucās Ģimene aug, un viņi ļoti precīzi pateica, jo vairāk bērni, jo vairāk naudas, un vairāk to, kad cilvēki bieži vien arī cerēs runāja draugiem, kur varbūt domā par 2. vai 3. bērniņu, viņi saka, tad es nezinu, vai man būs nauda, un es saku, būs, izštukos, jo nav citu variantu. Tā notiek vienkārši. Tas, ko bieži vien ezotēriski pateic, Dieviņš deva bērniņu, Dieviņš dos pūriņu. Fak, nē, tev nav citu variantu. Tu domā vienkārši, tu neatslāpsi tajā brīdī. Tu nepacel ķepiņas ar to, ka, es nezinu, ko darīt. Tev ir jāpabaro, tev ir jāizskolo, tev ir jāapģērb, tu domā un tu dari. Un tā kā tu saki precīzi, ka tu paliec daudz tāds kritiskāks par tiem piedāvājumiem. Protams, mēs runājam šobrīd par uzņēmējiem un cilvēkiem, kas izvēlās. Mēs neiesaistam šobrīd cilvēkus šajā mirklī, cilvēks, kas strādā algot darbu. Bet arī tur ir savas lietas, kā, kur var kaut ko droši vien pielāgot, nepielāgot. Bet, teiksim, cilvēks, kas ir nosīt uzņēmējs, man nesen uzrakstīja viens uzņēmums, un viņiem vajadzēja tā kā fotos, viņiem vajadzēja manu seju, un mēs tur vārds pa vārdam, liels kruts uzņēmums, un es domāju, liela daļa droši vien cilvēki čurāt biksēs, ka viņi ir uz billboardiem, tā kā lielajiem un kaut kādos bukletos un reklāmās un tā tālāk. Viņi saka, ka tas honorārs ir 200 eiro, pat nesāk visas dienas darbu. Es bišķiņi iespurdzos par to, ka vienkārši tā kā es atvainojos. Stundā? Cik ilgu laiku mēs te runājam? Un beigās saprotu to, ka tas uzņēmums piedāvā man 200 eiro par veselas dienas darbu, plus vēl izmantot manu seju reklāmām. Es viņiem saku, nē. Es saku, lūdzu, neuztveriet mani par kaut kādu princesi vai kā tālāk. Es to noteikti ne, bet mēs ar Andi tā parunājam, vienkārši liekas tas vispār nav. Ja es pirms Rūda, pirms 7 gadiem, ļoti daudz ko darīja, taču labā vārdā, taču cilvēkiem skolai vajag lekciju, viņiem tikai 60 eiro, nekas, taču aizbrauksim, vai tad mēs uz Alūksnu nevaram aizbraukt, taču var aizbraukt, samaksājiet pa ceļu, tā kā tikai pa ceļu, pārējo visu. Ak, Dievs, mēs esam visu Latviju izbraukājuši, mēs esam braukājuši uz lekcijām pa 50, 60 un 80 eiro, tā kā smieklīgi, tāpēc, ka tev vienkārši nav tas spiediens. Šobrīd man piezvana un saka, pat manu ciparu pasaka lekciju, un lekcija notiek aizputē, es rēķinu. Tā, man ar visiem 3 bērniem un vīru ir jāizbrauc pāri visai Latvijai. Man tur jāpaliek vairākas dienas, jo visai Latvijai es nebraukšu pāri. Tāpēc, kad uz vienu lekciju. Tas nozīmē, un tas sāk rēķināt un saprot, nē,
naudiski neatmaksājās. Vienkārši neatmaksājās. Un tad tas ir tas, ka tu kļūst vienkārši kritiskāks un tāds stingrāks par savām robežām, par to, ka tu vienkārši rēķini, kur tavs laiks ir tā kā vērtīgs, lai tu varētu izdarīt tās lietas, lai tu varētu nopelnīt naudu. Jā. Un tas, man liekas, ir ļoti forši. Un galvenais savā galvā neielaist to balsi, kas saka, bič, šitā te, un 200 eiro nenovērtē. Protams, ka man ienāca prātā, droši vien būs kāds cilvēks, kas būtu priecīgs par tiem 200 eiro. Un tā arī ir. Un tam cilvēkam varbūt nav 3 bērni. Viņam nav 3 bērni, un arī varbūt viņi nav uzaudzējuši savu autori 17,000. Vienkārši tas, ka tas ir bijis citādāk. Ja cilvēks strādā, es nezinu, birojā, viņš būtu šausmīgi laimīgs, ka viņa seja ir kaut kur uzlikta, tad manā gadījumā liekas tāds, es bišķi pa ilgi esmu strādājis, lai es to seju uzbūvētu, noscīt tīri to, ko man seja nozīmē. Smieklīgi izklausās pēc kaut kāda kosmosa, bet tā normāli. Tas ir biznes. Tā tas ir. Es 7 gadus esmu uzbūvējis to savu seju, un man ir kaut kāds tēls, ne tēls, bet es esmu tur tāda internetā, un tad tas vienkārši nemaksā 200 eiro. Un es teicu, ja mēs runājam par daudziem tūkstošiem, mēs varam sākt sarunu. Tā kā mēs vispār varam, ja mēs neejam tajā virzienā, jā, es sāku reāli domāt. Un cik es biju smieklīgi, ja es tikai runāju ar draudzeni, es viņai stāstīju to, es saku, jo es viņai, sievietē, kas man prasīja, teicu, ka, ja mēs runājam par 1000, tad mēs varam teikt, un man tajā brīdī draudzene, kādā brīdī saka, 12,000. Un es domāju, wow! 12 man nebija ienākuši prātā, bet cool! Ja tu domā, ka man seja maksā 12,000 par reklāmu, pamēģināt. Protams. Tā kā, tas, protams, ievieš korekcijas tajā, kā mēs darām lietas. Bet tev nekad nav bijis tā sajūta, ka, es nezinu, man ir kaut kāda mirkļa, varbūt tāpēc, ka es nezinu, man liekas, vienkārši, es nedomāju, ka tev 3 bērni nav tev 3 bērni, tev ir šobrīd 3 bērni. Bet tas process, kam iziet, tu zini, ko iziet cauri, iznēsājot viņus un piedzemdējot, tīpaši tā iznēsāšana. Un man vienkārši viņa bija arī tāda pēdējā ar visu to depresiju, vienkārši šausmīgiem ups and downs, ar antidepresantiem, ar ļoti daudzām lietām, ko tas iesver ar plus 25 kilogramiem, kuriem pēc tam ir jātiek galā. Ar tādām veselības problēmām, kas ir pēc katra bērna. Es tiešām arī jūtu, ka ir daudzas lietas, kas tā kā ir atraudziņas pēc grūtniecībām. Ka tad man ik pa laikam liekas tāds, vecis saņemies, es negribu strādāt. Es tā kā gribu vienkārši tērēt naudu un atpūsties. Tev nav tā. Es gribētu šogad dedī varbūt, jā, bet tas nāk ar kaut ko bonusā. Jā, bet varbūt man kaut kādā ziņā, es zinu, ka tev droši vien patīk tas, ka tev ir tā kontrola. Man kaut kādā ziņā bišķiņ, es ar Paulu, ka viņš bija maziņš, mums par Antu bija sarunāts, ka es tā kā nestrādāšu un lai es varu tiešām izbaudīt to bērnības atvaļinājumu un izbaudīt, kas tas pa atvaļinājumu. Vienkārši būt mamma uz kaut kādu laika posmu un nākt strādāt tikai tad, ja es vēlos kaut ko darīt. Un tas bija īstenībā ritīgi foršs posms. Es tiešām ilglaicīgi vienkārši biju, man nāca auklīt, nevis lai es pastrādātu, bet man nāca auklīt, lai es vienkārši varētu atpūsties. Un tas kaut kādā ziņā sadziedēja to pieredzi ar Ūdu, ka tas bija īstenībā ļoti grūti un smagi. Viss tas bēbīšu posms, tāpēc, ka vienkārši bija jāstrādā, nebija naudas un nāca auklīt tikai tad, kad vajadzēja strādāt. Un viņam vajadzēja nopelnīt naudu auklītei un vēl ekstra. Un tad beigās sadziedēja to sajūtu par to, kad var arī tā. Un kaut kādā ziņā es teiktu, ka varbūt, man ar Danu bija beigušā saruna. Dana šobrīd, Dana Gulbi. Viņa teica, ka viņa šobrīd iet kaut kādā pats smējās vēdiskajā sievietē, ka viņa sāk domāt par to, ka tā kā es atbalstu savu vīrieti un esmu šeit un vīrietis pelna naudu un es tā kā rūpēšos par ģimeni un tā kā mēs par to runājam, es saku, es kaut kādā ziņā, ja tu esi, man liekas, viens gals, viņa tagad, es neteiktu, ka viņa ir otrs gals, jo viņa vēl projām pelna naudu un tā ir biznes un tā tālāk, bet viņa tā kā iet otrā galā, tad es ritīgi jūtu sevi kaut kur pa vidu un es droši vien ir tas krieviski tā kā apriģiļiets, es tā kā nevaru īsti izlemt, kurā pusē es esmu, un, protams, es nedomāju, ka mums ir jāieņem puses, ka mēs varam vienkārši salikt to savu puzlīti tā, kā mums der, bet es bieži vien skatos te un domāju, pāc, man reiz nav iekšās. Man, piemēram, nav iekšās, zinu, ko darīt. Man nav iekšās strādāt, kamēr bērns guļ. Kamēr bērns guļ, es vienkārši čiloju, es guļu, es reiz kaut ko pādaru, es vienkārši pādu, es nekad nestrādāju, nekad, tāpēc, ka man vienkārši liekas, man sevi žēl bieži vien ir,
Man žēl par to, ka pats visu, es nakti tusēju ar tiem bērniem, vakar arī vienkārši, tad viens atnāk, tad viens sačurā gultu, tad otrs kaķis man pievēma gultu aizvakar. Vienkārši tajā naktī likās, ko? Es 3 reizes ceļos bērnu barot, vēl, es saku, 2 reizes piecos ar katru pārējo bērnu, vēl kaķis pievēma gultu. Tad liekas tāds, kāds darbs, tad, kad viņš guļ, es atpūšos. Es tevi saprotu. Es nesaprotu, man nav tāda situācija. To neteikšu, ka es tev saprotu. Es tevi sadzirdu. Tas, par ko mēs dažreiz miksējam kopā, un te, tā kā, ko mēs miksējam kopā, ir, ja tu strādā nevalstiskajā organizācijā, tu pieļauj to, ka visticamāk tu paigos miljonus nepelnīsi. Tu izvēlies vērtību darbu, tu izvēlies kaut ko, kas pabaros dvēseli, nesīs pievienoto vērtību sabiedrībai. Un tev ir jāštuko ļoti, ļoti gudri, lai nevalstiskā organizācijā strādājot, tu legāli nopelnītu arī naudu, par kur tu vari labi dzīvot. Vai tev ir jābūt pasīvām ienākumam, vai tev ir kā citas stratēģijas. Un man liekas, ka bieži vien tas, ko dāmas dara, ir izvēloties ģimenes dzīvi, to sasaista kopā ar to, ka tas ir darbs. Tas ir darbs, viennozīmīgi. Tas ir viennozīmīgi, bet par to nemaksā. To maksā ļoti raņķīgu naudu valsts. Bet mums kaut kā gribās tajā brīdī to līdzvērtību. Un tad tas ir jautājums pie pāra pašā sākumā, vai tas vispār ir atrunāts, ka būs tā līdzvērtība. Vai tajā brīdī, tad, kad es iešu tur, man būs līdzvērtīga alga, man māmiņa alga būs šitā, vai tu varēsi nodrošināt man tādu ciparu par to, ka es esmu mājās, un lai es varu dzīvot tā, kā es gribu. Jo tam ir jābūt arī sarunai, man liekas, pirms tam ar to otru pusi. Tevī ir tas vīrietis vispār, uz ko mēs skatāmies, viņš ir no tiem, kas biznesā var pelnīt to piķi, kurš var atnest arī to manu daļu. Es esmu apprecējusi cilvēku, kurš nekad nebūs visticamāk uzņēmējs. Viņš ir fantastisks pārdevējs. Bet viņā ir citas kvalitātes. Viņš nebūs uzņēmējs, tur Altēņš, kas ies un izsitīs savu tur lielu uzņēmumu tam līdzīgi. Paldies tā. Jā. Un es sākumā par to baigi cepos, ka tā, kur mums ir vienlīdzība, kur tur, tādā ziņā, ka es arī gribu, lai tu pelni tādu piķi, lai mēs kopā, tad iedomājies, cik ātri mēs varētu uzcelt māju, cik ātri mēs varētu sakārtot visu finansiālo neatkarību. Un tad es sapratu, ka es no viņa nevaru to prasīt. Citronīs, nezinu, ābolu sulu, vai esam vienkārši. Jā, un tad ir tāls teiciens kaitai. Kaitai? Tas lievāds ir, ka kurš nekaitai. un tad es pievēršos tam, ko es varu nokontrolēt un kas man ir vajadzīgs. Un tad arī, piemēram, šobrīd mēs štukojam par to, ka varētu būt laiks otrajam bērnam. Varētu, tā kā es zinu visas tās grūtības, un es saprotu, ka tā kā es esmu no tām mamām, kuras gribēs neskriet uzreiz uz darbu, jo to es pārbaudīju pirmo bērnu. Man patīk būt mājās ar mazo, man patīk ar viņu pavadīt laiku, man ir svarīgi uztaisīt drošo piesaisti, tas prasa laiku. Un man patīk pelnīt. Nevis pelnīt, bet man patīk, ka man ir nauda un es varu atļauties ceļot. Jā. Kas nozīmē, ka man jau tagad, domājot par otro, ir jāizdomā, kā mans bizness var strādāt vēl mazāk ar mani, ar mazākām fiksētām izmaksām, kā mēs varam mūsu ikdienu pārkārtot, lai ikdienas izmaksas samazinās, lai man ir lielāka tā daļa, kas paliek man, lai darītu tās lietas, kas man iepriecina. Kopā ar bērnu. Tev būs jānāk saruna ar manu draudzeni Līnu, viņai ir 4. bērniņš, ko piedzima, un mēs ritīgi forši runājam par to, kad kā piesaistīt palīdzību un to, kad palīdzība nenozīmē nedrošu piesaisti. Nenormāli interesanti. Tas vienkārši ir pilnīgi pa citu tēmu. Bet man ir 3 bērni, un tie 3 bērni, es redzu to, ka 2. un 3. pat ir drošāk piesaisti. Tikai tāpēc, kad es biju sakrīgāk, bet es biju sakrīgāk, tāpēc, ka viņiem bija auklīts, kas nāca vienkārši bišķiņās palīdzēt un tikt galā. Un ir nenormāli interesanti redzēt, ka, piemēram, 3. bērnam, ņemot vērā, ka mums bija Anda situācija, un man bija rītīgi, tas bija hardcore ar visu to maukšanu pat ar 3 bērniem, bija ļoti daudz situācijas, kur viņš palika mājās ar auklīti, es atnācu pabarot, bet es biju vai no ar otru bērnu, vai no kaut kur citur, vai no kaut kādas lietas kārtoju. Un ir interesanti redzēt to, ka, ja tev ir ritīgi foršs cilvēks, ritīgi foršs auklīt, ritīgi foršs palīgs,
ka beigās tam bērnam ir pat drošāka piesaiste, tāpēc, ka tad, kad viņš tev saņem, viņš to saņem visakrīgākā versijā. Bet tas nozīmē atkal par tām finansēm, ka tev ir šī saruna, vai nu ar pašai sevi, vai nu ar savu partneri, kad nonāc pie tā, tā kā lai es, piemēram, manā gadījumā, man tā saruna bijusi gan otrā, gan trešajā reizē. Pirmajā reizē nebija un bija pilnīgs auzas. Un otrajā un trešajā reizē mums ar Andi bija šī saruna, un tas bija skaisti, ka mēs nonākam pie tā, ja mēs gribam bērnu, nosacījumi ir šādi. Ne, vairāk īstenībā lielākais. Ja tu gribi bērnu, man nosacījumi ir šādi. Nē, mēs abi divi gribam, man nosacījumi ir šādi. Un vai mēs varam to atļauties? Jo, ja mēs nevaram atļauties nekādu veidu palīdzību, un to, kas, piemēram, nezinu, varu aizskriet uz darbu, kaut ko padarīt, pat nerunājot par lielu naudas pelnīšanu, vairāk priekam, vairāk savas uguntiņas pakustināšanai, tad mēs nevaram vienkārši vēl vienu bērniņu, jo mēs saprotam, mums būs jāpērk jauna mašīna, 3 bērniem vajadzīgi. Ja tev vēl tā kā 2 lieli, kā tev nav vajadzīgi krēsliņi, kā tev ir 3 krēsliņi, tev vajadzīgi jauna mašīna. Ar 4 bērniem vispār savu mašīnu var mest ārā, jāpērk bus, ja tas ir vienīgais veids, kā jūs varat pārvietoties. Tā vienkārši ir. Tev vajadzīga lielāka vieta, kur dzīvot, jo vienkārši tīri fiziski viņiem vajadzīga ir vieta, kur viņi dzīvo. Nu jā, un tāpēc, man liekas, ir baigi svarīgi par to jau laicīgi tā kā padomāt un laicīgi tā kā sākt tā kā domāt tos risinājumus. Ir cilvēki, kuri ir kreatīvi tajā brīdī, kad viņus piespiež stūrī. Tā kā viņi nav vairs vispār nekādu citu variantu un tā. Es tādu esmu lielākais. Es esmu pilnīgi pretēji. Man vajag drošu sajūtu, lai es varētu izdomāt. Tāpēc man vajag sūdas, un tad es rāpjos ārā. Un tas ir forši. Tas nozīmē, ka ja tev kaut kas vēl nepatīk, tad vajag krist zemāk, un tad jā. Tad varēs izdomāt labāko risinājumu. Tātad tu šobrīd esi pārāk labā situācijā. Ja esmu pārāk vienīgā situācijā, lai es tagad mētātu, vajag, nekas nenotiek, neko nevar izdarīt. Man atkal vajag, lai es būtu kreatīva un izdomātu par to pašu otro bērnu un biznesu gudrāk, man vajag tagad. Pirms es esmu stāvoklī, pirms es sevi dzenu stresā. Man vajag izdomāt, es izsvīčošu. Protams, ka nekas nav garantēts. Trumps izdomās atkal kaut ko jautru un viss bizness pārveidosies. Bet vismaz tā ilūzija laikam, kad man ir idejas kā. Un, protams, mēs vienmēr varam atnākt atpakaļ, tā kā nepelnīšanā, ja mēs mākam dzīvot arī no mazākām. Bet to paturēt, kad, ja vajadzēs, mēs zināsim, kā tik galā, bet tas mans iekšējais standarts ir konkrēts, un lai es gribu ar 2 bērniem, 4 bērniem vienalga to pelnīt, un tad man ir jāizdomā biznesa, kas to var pavilkt, lai es būtu arī mājās mamma. Un tā es uzlieku arī nenormālu atbildību rūpēties par sevi. Par mentālo veselību, par fizisko veselību, par gulēšanu, par disciplīnu. Tas, ko man dažreiz gribās, ir tā kā es esmu tik ļoti disciplinēta visu laiku, tad ir kaut kāds pašaudas vaļā. Tagad es gribu sēdēt mājās, tagad nepavien būt atbildīgi, es gribu sushi. Un šeit arī vajag, noraujies, bišķi pagundināt. Man ik pa laikam uznāk tāds, pietiks, enough is enough. Cik var žēlot sevi? Laura savācies. Un tad ieplānot arī, man liekas, tas, kas ir vajadzīgs tās te ņahdienas. Atļaut sev, jo tas arī palīdz uzturēt to finansiālo disciplīnu. Jā, tu zini, ko parunāsim, man liekas, tā ir viena no tēmām, kas ir nenormāli grūta sievietēm, kas ir uzņēmējs vai vispār tā kā. Es nedomāju tikai īstenībā uzņēmējs. Vispār sievietēm, kas strādā. Sievietes, kuras nestrādā, varbūt viņām nav šis lielais jautājums pirms otrā, trešā, pat pirmā bērna piedzimšanas. Viņas vienkārši, dzīvo mājās un taisa bērnus. Droši vien forši, ritīgi labi. Bet tās sievietes, kas strādā, tas galvas, un sievietes, kurām patīk savs darbs. Ja tām, kurām riebas savs darbs, tās mēs arī ņemam ārā, jo tās sievietes vienkārši to vien gaida, ka viņas paliks stāvoklī un kad tik beidzot varētu beigt to darbu. Man tādas draudzenes ir bijušas, kas vienkārši ražo bērnus, lai tikai viņai nebūtu jāiet atpakaļ uz to darbu un neko citu, jo arī nevar izdomāt, tāpēc vienkārši maucam bērnos. Bet tās sievietes, kurām patīk savs darbs, kuras veido savu karjeru vai veido savu biznesu, es daudz esmu saskārusies ar draudzenēm, kurām ir tas lielais jautājums. Kurš ir tas īstais brīdis? Jo tu gribam vai negribam. Tas laiks, kurā tu nezini, kāda būs tava grūtniecība. Grūtniecība var būt arī pilnīgs mēsls vienkārši. Diemžēl tas nenozīmē vienmēr, super, tur beig labi. Šobrīd ir viena paziņa, kur vienkārši teica, Laura, kā tu varēji, kā tu funkcionēji? Viņa saka, man vienkārši nekad vairs nebūs neviens bērns, man ir riebis būt stāvoklī, un es saku, fair enough,
Tā tas ir. Tas nav nekāda pastaiga parkā. Un ir īpaši uz tām beigām, un bērns piedzimst, un viss tas fiziskais, un visi hormoni. Un tas vienkārši ir brutāli. Tas ir skaisti, tas ir krūti, tas ir vienkārši cik laikam domāju, ak, Dievs, mēs šie ķermeņi izaudzēja cilvēku. Tas man vienkārši liekas pilnīgi mindblowing. Tas citreiz man sprāks smadzenes no tā domas. Bet tas ir brutāls darbs, tas ir ritīgi grūti. Ir nenormāli interesanti vienkārši par to domāt, par to, cik liels un grūts lēmums tas ir par bērna ienākšanu ģimenē. Tāpēc, ka tu saproti, ka tas, ko tu būvē un tas, uz ko tu esi strādājis, tev būs jānoliek malā. Ja. Un iespējams, nākot atpakaļ, tevi neviens ārkārtīgi vairāk negaidīs. Es pat teiktu, vispirms ir jāpieļauj doma, ka tā būs. Jā. Sievietei ir jāuzbūvē sava nākotnes karjera un tā tālākais darbs, ņemot vērā, ka es atnākšu un iespējams es būšu apvērt divas pozīcijas. Tas ir negodīgi, tas ir drausmīgi, tā nevajadzētu būt, bet tāda ir. Biznesa ir nenormāli ātrs. Un izkāpjot no tā ārā, atnākt atpakaļ un būt tajā pašā pozīcijā, šobrīd ar to, cik nenormāli ātri šobrīd mainās viss arī ar mākslīgā intelekta ienākšanu vispārējot, nebūs tās pozīcijas. Un man liekas, ka tas palīdz tad, kad tu atlaidi to situāciju. Ja es biju augsta vadītāja un es aizēju projām uz 1,5 gadu, atnākot atpakaļ, iespējams neviens nezinās, ka es biju vadītāja. Jo vispārējie aizgājuši prom. Ar visu, tieši tā. Man draudzene šobrīd ir mājās bijusi ar meitiņu, praktiski pēdējos gan 5 gadus. Es nāku 3 gadus ar meitiņu, pirms tam vēl stāvoklī un tā tālāk, tā, ka viņi tur dzīvoja ārzemēs. Un viņi saka, es neesmu strādājis tur 4-5 gadus. Pirms tam es strādāju labā darbā, un es biju šobrīd viņi praktiski gatavi strādāt jebkur. Viņi vienkārši grib strādāt. Viņu neņem darbā, tāpēc, ka nav pieredzes pēdējos 5 gadus. Nu, tā kā tas ir tik sāpīgi. Man bišķiņ sāp sirds, par to, ka no vienas puses mēs visi runājam demografiskā problēma, taisam bērnus, un es esmu par to. Taisam ģimenes, taisam bērnus, veselīgās labās attiecībās, ja? Netaisam. Tad, nezinu, varat atļauties, lūdzu, ja? Netaisam bērnus, tad, ka mēs vispār, nezinu, vienkārši tomēr domājam par to, ja? Bet es esmu par to, ka ģimenēm jāaug, ka jābūt ir plašām ģimenēm forši, ja gribas. Nav jābūt. Ja gribās, plaša ģimenes super. Bet tā situācija, ka sieviete pēc tiem 2 gadiem atnāk atpakaļ un viņai vienkārši ir jāsāk gan arī no nulles. Nu, paldies Dievam, mums tā situācija nav bijis, ka mēs esam sākuši no nulles, bet tā mūsu atšķirība ir tā, ka mēs neesam atlaiduši gāzes pedālīti līdz pavisam. Jā. Mēs tomēr esam bišķiņ kaut kur viņu pieturējuši, tā kā ielikuši to kāju iekšā durvīs, lai tomēr mums nav galīgi neizstum no turienes ārā. Bet man ir gana daudz situācijas, gana daudz draudzenes, kas patiešām sāk no nulles, jo viņas ir izgājuši no tās istabas pavisam. Jep. Un par kādu finansiālo brīvību un finansiālo independenci mēs te runājam, ja sieviete, tā kā, lai mums, tā kā es ik pa laikam mēs ar Andunē, lai mums būtu bērni, es nolieku malā savu karjeru. Jā, bet tieši tāpēc sievietes mīļās ir jāinvestē nauda. Tieši tāpēc ir jābūvē pasīvais ienākums, ideālais scenārijs pirms tev ir bērni. Nu, reālais scenārijs, tad, kad tev ir bērni, tev tas piespiedīs. Jo tu nevari atgriezties atpakaļ tā kā biznesā, strādāt tieši tāpat kā tad, kad tev nebija bērnu. Nu, nav iespējams. Nav. Un, protams, ka tās mammas būs ļoti, ļoti produktīvas tajā laikā, kad viņas strādās, un viņas varbūt būs super labākas par tiem džekiem un tā. Bet tāpat laikā, tad, kad bērni slimos, vīrietis var paņemt, bet tas bērns grib mammu. Jā. Un loģiski, ka tas nav godīgi. Un tieši tāpēc sievietei ir jābūt ļoti, ļoti gudrai ar veidu, kā viņa pelna naudu. Viņa nevar paļauties tikai uz vienīgu darba devēju. Viņai ir jātaisa pasīvais ienākums. Viņai ir jāmeklē varianti, kā noguldīt, kur noguldīt. Kāda ir tā investīcija pensijas plānos. Tur ir jābūt vairākiem tiem groziņiem, ar kuriem nāk nauda. Un otra lieta - visu laiku guldīt iekšā savā izglītībā. Tas, kur bieži, un tas, kas man visvairāk trācina, un man ir žēl, pareizāk sakot. Tad, kad dāmas saka, man nav naudu, ko ielikt savā izglītībā. Man nav par ko mācīties. Es gribētu šito mācīties, bet man nav iespēju. Un tas, kas ir īstenībā, kā ir jāpaskatās, man nav iespēju nemācīties. Ja es jau tagad esmu izkritusi ārā no tirgus, tad es meklēju variantus, kā es varu mācīties šobrīd. Piemēram, ir Eiropas līdzfinansējums 100% apmērā par ļoti daudzām mācībām, kas ir tieši ar mākslīgo intelektu saistībā.
esi dekrētā, esi ar mazo, skaties, ka tu vari mācīties vai meklē veidus. Tas nav jādara pa naktīm, darīt to saudzīgā veidā, skaties ar auklēm, vēl citām iespējām. Vai pirms tu atgriezies darba tirgu, izmācies kaut kādas jaunas lietas, lai tu CV var ielikt. Un tad, lai tu meklē bišķiņ labākas pozīcijas ar kaut kādu atjaunotu to CV, nevis ar to, kas notika pirms 5 gadiem. Protams, ka tirgus ir mainījies. Un tāpēc tā sievietē, kura nāks uz darba tirgu ar tādu pārliecību, ka es zinu, ka tirgus ir mainījies, es esmu izmācījusies šito, es zinu, kad ir šitas, es sekoju līdz tam, un es ātri jums pierādīšu, ka es no šitās pozīcijas varu uzlikt augstāk. Jā, es un saprotu. ar šito pārliecību viņa dabūs labāku naudu. Bet ja viņa atnāks, es jau tikai mamma esmu bijusi, es jau nezinu, kas te ir noticis šajā, es ņemšu jebkuru pozīciju, tad cik ilgi tad viņai nāksies uzstrādāt. Jā. Un tas ir tas mindsets, kur mums vajag draudzenes, kur mums vajag sievietes foršas apkārt, kas saka, ar tevi viss ir kārtībā, re, kur šitie kursi, es tev atnesīšu informāciju, es tev palīdzēšu, tev atbalstīšu, tev nav jāņem jebkurš darbiņš. Tu vari ņemt labu darbu, tu esi spēcīga šajā jomā, tu esi spēcīga šajā jomā. Atgādināt tai sievietei, kāda viņa bija pirms bērniem. Jo es ar šo biju daudz strādājusi, es tev rakstīju šādas vēstules. Tā kā, tad, kad es saiešu sviestā pēc mazā, tad, lai es atceros, kas es esmu. Un vienalga es redzēju, ka tajā brīdī, kad bija viss barošanas un negulētās naktis, mans prāts spēlēja tādas spēles ar mani, ka es neesmu vispār, kāds biznes, es negribu šito, es nevaru vairs šito, ko tad es vairs atceros. Es domāju, kas tas ir par cilvēku? Tā neesmu es, kas runā, tie ir hormoni, un vajag apkārt jēdzīgus cilvēkus, kas to sievieti atved atpakaļ pie viņas pašas, pie tās normālības. Atceros, mēs runājam, tu arī prasīja, kaut kad strādā smadzenes, tā kā kādreiz teica, jā, bet tev jābeidz barot. Jā! Saka, sorry, tās barošanas smadzenes, un tādas viņas ir, viņas vienkārši ir, tas ir pilnīgs brain fogs, tu esi tā kā mīglā, ātmiņa strādā pilnīgi smieklīgi. Bet tad interesantākais, piemēram, ko es esmu piefiksējis, ar katru nākamo man vismaz vairāk nav tik traki, es vairāk neizjūtu, varbūt tik traki to. Gan es teiktu, gan tie, varbūt tāpēc, ka ķermenis jau ir to izdzīvojis, un nav, gan tie pēcdzemdību hormoni nebija tik smagi un tik traki. Grūtniecības hormoni tur arī, tā kā, labi, šoreiz biju uz antidepresantiem, līdz to es nevaru teikt. Man bija stabilākā grūtniecība ever. Anna teica, tik stabila grūtniecība mēs nebijām piedzīvojuši. Bet visas tās lietas, kas notika pēc tam, ļoti daudz tā kā mierīgāk bija vienkārši ķermenis tāds iet, ka viņš tā kā, ok, mēs to zinām, viss kārtībā, mēs izdzīvosim. Bet tas pirmais, Dievs, tā atšķirības ar to, kā manas smadzenes strādāja, un es zinu, ka tavs smadzenes strādāja pirms bērniem, un tad, kad bija tas pēcbērnu periods, tiešām ir ļoti grūti noticēt, ka kaut kad tas beigsies. Jā. Un tu nemaz nesaproti, vai tas ir normāli vai nav normāli. Un forši ir, kad pēc ar otro un trešo visticamāk, tu jau zini, ka tas būs. Jā. Bet tajā pirmajā reizē, un tām dāmām ir jāpalīdz atnākt atpakaļ. Jā. Tur vajag tās gudrās sievietes apkārt, kas saka, tu esi normāla, ar tevi viss būs kārtībā. Tajā brīdī arī ļoti iedot gan to empātiju, gan atdalīt emocionālo, racionālā. Ja tas, kas notiek, es arī bieži vien redzu, ka draudzenes, kurām ir grūtības varbūt tā identificēties un saprast, ko tad viņas grib darīt savā dzīvē. Tajā brīdī, tas pats ir arī bišķiņa manis šobrīd. Es tajā mamošanā šobrīd esmu diezgan ilgu laiku posmu, un 3 bērni jau ir 3 bērni, es arī jūtu to, ka, tā kā, jā, man ir labi padodās, viss kārtībā, es gan viņus varu izdāsāt, piedzemdēt, gan arī reāli audzināt, viss forši, mums normāli izdodās. Un tad kaut kādā brīdī tu saproti to, ka tu esi biznesā, es ik pa laikam kaut ko padaru, ik pa laikam, protams, arī iespējams nopelnu kaut kādu naudu, tā kā forši, mans projekts un man patīk un tā. Bet es saprotu to, ka kaut kādā brīdī projektā vajadzētu iet nākamajā līmenī. Tā kā cik ilgi mēs ņemsimies pa dīķīti, ka varbūt bišķiņās būs jāpagustās. Un tajā brīdī slēdzās, bet varbūt nē. Zinu, varbūt 4. bērnu, varētu to pagaidīt, un tad pēc tam. Tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kas man izdodās. Tas ir kaut kas man sanāk. Un tā biznesa lieta, tā kā es tagad neesmu normāli strādājis, kopš piedzimis Pauls un 3 gadi, cik pa laikam kaut ko padaru, bet tas jau nav tāds, ka es esmu patiešām ieguldīsies tur, nezinu, gadu, pusotru, kur tu tiešām jūti, ka tu esi ritīgi ieskrējies. Ir rītīgi grūtības noticēt, ka tu vari atgriezties tajos darbos un reāli arī nopelnīt naudu. Tāpēc es saprotu, kāpēc sievietes pa laikam domā, palikšu pie tā mājas pavada. Tāpēc, ka es viņu māku, es viņu zinu, es viņu saprotu un
ko tad es tur iešu un plosīšos starp tiem puikām. Un tur ir svarīgi arī saprast, ja tas ir tas, kas ir īstenībā. Jā, tieši. Tā ir viena lieta. Ja tās ir bailes, tad tas ir, tu esi mamma, tev tagad jārāda, vai tu gribi, lai ja tev aug meitas, vai tas ir tas, ko tu gribi parādīt, kad šis ir viens ceļš, vai tu gribi parādīt, kad sieviete var izvēlēties un tā, un tu īstenībā es sabijos, tāpēc meitiņa es negāju biznesā. Kas ir tas piemērs, ko mēs gribam arī parādīt? Vai arī tas ir tā stratēģija? Mēs ejam pēc 4. mazā, un mēs tagad ar vīru kopā izdomājam, kas ir tas, kā tu pelnīsi mūsu ģimenei, kāda naudas daļa no tā, ko tu nopelnīsi, ko mēs kopā tagad izsvīčosim, piemēram, tā kā tu šobrīd meklē par investīcijām, aiziet tieši tavā kabatā, jums ir viens maciņš, bet vismaz es ar savu kontrolu frīku droši vien gribētu, lai kaut kas ir tieši manā pārvaldībā, jo mēs nekad nezinām, kas var notikt. Varbūt kāda skaista tirna pārskries pāri un Toms noģības. Ko man darīt tajā brīdī? Es teicu par to, ka tev būs savās maciņas, tu tikai savā kontā, un tu saki, jums ir viens maciņš, un tu man šausmīgi smieglāk, jo man ir manā kontā atsevišķi maziņš apakškontiņš. Bet tur nav nekāda investīcija nauda. Es tev izstāstīšu, kāpēc tur tā nauda stāv. Tas ir tevs dēļ. Mēs pie tevis bijām ar Andi daudzus gadus atpakaļ. Vispār par naudu, par naudas pelnīšanu mums bija vienkārši, man liekas, pilnīgi tāda bedra par to, ka mēs nesaprotam, ko darīt, kā darīt. Un es neatceros, laikam garderoba vēl nebija sākusies. Es nezinu, vai mēs tikko bijām sākuši. Nezinu. Laikam nē. Un bija sākusies garderobas. Tagad atceros, kāda mata bija. Jo es atceros, ko es nopirku par to. Tad mēs bijām pie tevis un tajā coachingā. Mums bija dažādi uzdevumi un viss kādi interaktīvi un tā tālāk un nenormāli interesanti. Un tad bija viens uzdevums, kur mums katram mums ar Andu bija jāuzraksta. Ja man ienāk nauda, tā kā ienāk liela nauda, ko es par to nopirktu? Un es sēžu un esmu pierakstījis pilnu kladīti. Visu, ko es jaunu ādas jāku, es nopirku jaunas kurpes, es tur nopirku jaunu telefonu, pasūtīju datorus. Vienkārši es visu rakstu gari. Un Andim, man liekas, ka nekas nebija tajā sarakstā. Vai viņš bija pierakstījis kaut kādas super racionālas lietas aptuveni, investēt, nopirkt dzīvokli. Es biju uzrakstījis. Un mēs teikt paskatāmies, un tajā brīdī tu mums tā kā novadīji, bet arī mēs pirmoreiz ieraudzījām, ka mums ar Andi ir pilnīgi atšķirīga naudas pelnīšanas incentivs, šī te motivācija. Un līdz šim mums bija problēmas ar to, kā mēs pelnam naudu un kā mēs par to attiecamies, tāpēc, ka mēs pilnīgi atšķirīgi skatījāmies par to, ko tad mēs darām ar to naudu, tad, kad viņa ienāk mums iekšā. Un var padalīties, Andri nekas nebija sarakstīts, bet ka viņa motivācija nav kaut ko nopirkt par naudu. Viņa motivācija ir iedot kaut kādu drošību, iespējams kaut kur investēt, nopirkt kaut kādu investīcijas pirkumu. Es nezinu, vienalga, tas ir kaut vai mašīnu nomaksāt vai nopirkt dzīvokli vai, nezinu, es neatceros, kas viņam tajā brīdī bija, vai aizbraukt ceļojumā, bet tā kā kaut ko. Un mana tā motivācija, lai vai cik, man vienmēr licies šausmīgi sekli, kā es par kaut kā tā var domāt, motivācija tomēr ir par katru kaut kādu lielo projektu sev kaut ko nopirkt. Tāpēc, ka es neesmu pozīcijā, kur es sev ikdienā pirktu pilnīgi visu, ko es gribu. Es nevaru atļauties to, un lielākoties tās lietas, ko es gribu, bieži vien ir arī dārgākas, un man nepatīk tērēt tā naudu. Es neesmu cilvēks, kas tā kā, tagad pa 300 eiro nopirkšu kurpes. Bet tāpat laikā man iekšā ir tāda sajūta, ka, tā kā gribās to sajūtu, ka ja jau es esmu nopelnījis naudu, tad vismaz tās kurpes es varu nopirkt. Un es atceros to, ka Andis ieraudzīja mani, un man liekas, ka tas ļoti pamainīja to, kā viņš varbūt motivē mani pelnīt naudu, jo bieži vien ir tas, ka es esmu akcelerātors kaut kādām lietām un mūsu projektiem, bet man nav motivācijas, ja viņš saka, un tad mēs nomaksāsim parādus. Tā man gribas regulēt. Un es saku, nē, tad es uz darbu nēju. Tad pelnu pats. Ja tu tos vienalga vai kaut kāds tur, tad mēs nomaksāsim mašīnu. Forši, tad ejam maksā savu mašīnu. Vai ne? Nofig, man viņu nevajag. Pilnīgi saprotu. Tā. Pastāst vēl par motivācijām. Kādas ir motivācijas? Kā cilvēks varbūt var... Šī ir spēle, kas... nav intervija, bet, vienkārši. Šī ir spēle, kas uz mani ritīgi strādā, kad man vajag kaut ko garšīgu priekšā, kaut kādu foršu motivātoru. Un man lielākās lietas, kas man gribās, ir ceļojumi.
Un ja es zinu nākamo ceļojumu, kam es krāju naudu, es iešu uz darbu, es izdomāju šaunas situācijas, kā man viņas atrisināt, kā nopelnīt, kā vēl izdarīt. Tāpēc, ka tas ir tas, kas man pa īstam pabarot dvēseli. Es esmu priecīga, tas mani motivē. Tad es saprotu jēgu tam, kāpēc es esmu nogurusi un kāpēc es dīloju ar sevi brīžiem, kad es gribu būt labāka mamma, ilgāk no rīta mierīgi pārunāties ar bērniņu vai skrienu uz darbu. Un kā es to menedžēju un apvienoju un izdaru un paspēju un tā. Ja man nav skaidrība, kā vārdā es to daru, tad man iestājas, tad fuck it. Tad es gribu braucu uz Talsiem šobrīd. Man ir laukos. Padzīvoju Talsos ar bērnu, jūtos labi vismaz, ka neprasēju savus smadzenes par to, ka es neesmu pietiekami mājās, mana bērna man strūk. Tad viss. Un tāpēc arī, man liekas, par tādām investīcijām, lai pateikt dāmai, ka tev jāmācās par investīcijām tagad. Sēdi, mācies, lasi, brīvo laiku pavadīji datorā un šito forši. Nē, kāpēc? Un ja mums šķiet, ka tas ir tikai tāpēc, lai kaut kādas, nezināmas pensijas vecumdienas sakrātu. Jā, jo daudziem cilvēkiem tas nevelkās kopā kā kaut kas, par ko mēs tagad varam. Man liekas, kāda pensija? Pensijai varbūt. Kurš teica, ka mēs nodzīvos? Vai nē, un tā, un tad ir tāds, nē. Un tāpēc tai motivācijai vienmēr ir jābūt īstermiņš un ilgtermiņš. Tad, kad es nopelnu, es daļu no tās naudas ielieku uzkrājumā, pensijā, jebkam fondos, jebkam, kam es ticu, kas tādā ilgtermiņā, es nodzīvoju no sērijas. Un kaut kam ir jābūt tādam, ko es redzu un jūtu šodien. Tāpēc, ka es šodien tagad jūtu, kad es esmu nogurusi, es dīloju pati ar sevi, es kaut kur sevi apgriežu prieku vai ielieku disciplīnā, ko es negribu, un tā sieviete ir jābalvo par to, ka viņa to dara. Baigi interesanti. Tagad pagājušā reizē es atkal biju izdomājis kaut kādu savu to, ko es gribu, un tā, un izbeigi forši. Un vienkārši tā sakrita visi apstākļi, ka es to lietu nedabūju. Ko es tikai cenšos kā pieaudzis cilvēks saprast. Bet mans iekšējais tas bērns, kurš patiesībā teica, come on, mēs sarunājām. Un es piefiksēju, cik uzreiz man samazinās vēlme vispār kaut ko vēl papildus darīt, tāpēc, ka man ir tāds, bet jā, atkal vienkārši nesanāks. Kāda jēga? Ja es nevaru sev nopirkt tās apmācības, kuras esmu gribējis vairākus gadus, un viņas maksā 2000 eiro vairāk, kaut kad 2500, kas man liekas vienkārši crazy, es nekad mūžā neesmu maksājis par apmācībām 2500. Ants gan ir, es zinu, ka citi cilvēki ir. Bet tā kā par kaut kādām... Uzreiz ir 5 idejas, kāds varētu dabūt šīs jā, un tad man tā kā liekas tāds... Es biju atlikusi to naudu, beigās tā nauda kaut kur citur aizgāja, tāpēc, ka ir jāsamaksā kaut kāda rēķina tā tālāk, un tajā brīdī man likās, pats sev piečakarēju un beigās vienkārši. Tāpēc, un tagad saki, ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā, es saprotu bieži vien, kad, samaksāt rēķinus un kaut kādas lietas izdarīt, tur samaksāt nodokļus ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tā nevar būt vienīgā motivācija. Tā nevar būt vienīgā motivācija. Un arī tas, ja es sev piečakarēju to savu motivāciju, tā ietekmē manu nākotnes motivāciju darīt kaut ko. Jā, tāpēc es ļoti ieteiktu paskatīties, kā tu vari sev atdarīt. Es tā arī plānoju darīt. Un man nav problēmas īstenībā to izdarīt. Es vienmēr sev turu galvā to, ko es esmu izņēmis no sava konta. Un es pilnīgi bez problēmām atlieku viņu atpakaļ. Ļoti labi, ļoti. Un par to kontu, kāpēc man stāv atsevišķs konts, man ir mans mazais kontiņš, kur es esmu, tā kā, ja es pārdodu kaut ko Andelē vai pārdodu savā Instagram kontā no savām drēbēm, vai tur es atrodu humpalās, izmazgāju sačubinu un pārdodu, tad to naudu es lieku atsevišķi. Un Sandim teica, ka man to naudu vajag atsevišķi, tāpēc, ka es negribu būt situācijā, ka man nav kontā naudas un es nevaru nopirkt sejas krēmu. Vai man nav kontā naudas un es nezinu, pēkšņi man vajag kurpes vai vienalga kaut kādas lietas. Un man patīk, ka man tur nav daudz naudas. Bet tur ir tur šobrīd ir tik, cik man vienkārši, man tomēr ir tā drošība, ka es bišķiņu varu kaut kur pakustēties. Un jā. Tad, kad parādās iespējas, tiešām labprāt nopērkt. Piemēram, šodien nopirku skaistu rotiņu. Es to rotiņu sen gribēju un Lindeksā bija atlaidis. Es vienkārši domāju, cik forši, kad ir. Ka nav jādomā, šobrīd mēs īsti nevaram atļauties, jo šobrīd nav īstais moments. Tas, kas ir vēl baigi svarīgais, ir par mindsetu vispār. Ja mēs sev visu laiku arī sakam, ka nav iespējams, nevaru, man ir bišķiņa nauda un tā. Viens no piemēriem. Man šobrīd ir ļoti tā. Tā kā tiešām legit grūta. Un es vēl nesen, man vajag pārdot arī tagad apmācību, man vajag nopelnīt naudu, un es zinu, kā ir jāpelna, un man nesanāk tajā veidā, kā es līdz šim esmu darījis, tāpēc, ka
vienkārši tirgus ir savādāk šobrīd, ir grūtāka situācija, nu ir kā ir. Jā, un es saprotu, ka es aizēju uz darbu, un es jūtos tādu, besī. Un tas tā ļoti godīgi sev parunāt. Pirmkārt, Melīna, tu esi arī vadītāja, citus tev skatās tāds, fuck, bet man besī. Man viss ir ierjās, kur ir mana nauda. Un tajā brīdī es vienkārši uzlieku mūziku, es izdejojos darbā. Es uzkačāju apzināti savu enerģiju augšā, jo man ir tas jautājums, vai no šitās Elīnas nopirks cilvēku, šitā Elīna ir vieglāk nopelnīt naudu, vai tā Elīna, kur es tūlīt uzkačāšu, un man ir vienalga, ka tas nav dabīgi, jo es dabīgi tiešām nejūtos šajā brīdī tā, ka tūlīt zvanīšu klientiem, tūlīt viss būs čikanīgā. Un tas ir tas fake it till you make it, kas man besī, bet tā ir, kas ir, ka tā enerģija ir jādabū augšā, mindsets ir jādabū tāds, kad uz risinājumiem orientēts. Tajā brīdī, kad mēs esam tajā ļoti, ļoti zemajā pozīcijā, tas nav brīdis, kad domāt par to, ko darīt. To mēs saucam par upuru pozīciju. Un upuru pozīcijas ir mazs bērns, kurš nespēja pieņemt lēmumus un kuram visi cilvēki vai nu ir vainīgi, vai nu spējīgi kaut kādā ziņā izglābt. Jā, un tas, kas ir svarīgi vienkārši, kad ja man nav neviens terapeits, kas tajā brīdī man var palīdzēt, tad tiešām paņemt to atbildību par sevi un pajautāt, ok, Elīna, kas tev šobrīd ir vajadzīgs? Mēs aizējam apēst saldējumu, tad ejam strādāt, mēs aizējam izgulēties un tad ejam strādāt, bet nefeiko strādāšanu ar cerību, ka tagad tas kaut ko mainīs. Es te bišķi pastrādāšu, gan jau, ka nav reko atkal nesanāca, kad nevairo šito nesanāca, vai nu es mainu to attieksmi un izdaru tā, ka tiešām šodien no manis nopērk, vai tiešām, ka es izdarīju labāko sniegumu šodien, vai tad es eju atpūsties. Bet vienkārši neiet darīt vai darīšanas pēc, un tas ir tas arī, par ko mēs runājam pirms tam, sava laika nešķiešanu. Man šeit, es zinu, ka tas noteikti varbūt nav laba pozīcija, kurā būt, bet tad, kad man uznāk, man arī nesen uznāca šāds, kāda jēga, nekas nesenāk, naudu nevar nopelnīt un nafig vispār darīt. Un un arī tādu momentu redz arī Elīnai un Laurai ir. Un tas, ko es esmu nonākusi pie tā, tajā brīdī man paliek sevi žēl. Man liekas, pilnīgs besis, tad jau es neiešu. Mēs vēl ar Andi šausmīgi saplēsāmies par šo jautājumu. Es teicu, tu nes naudu, kāpēc man jau viss, es vairs nedarīšu, ja jau nav rezultātu, tad es nedarīšu. Un es kaut kāds paldies Dievam, tā kā, lai mēs šausmīgi sastrīdējāmies, tad mēs par Andu kaut kā atradām to, ka es teicu, savu nespiedu man tagad iet uz darbu un kaut ko darīt, viss man riebis, es neko nedarīšu. Un tad tas, kur es nonācu, bija vienkārši dažas dienas reāli dzīvoju skumjās. Es jūtos nabadzīti, jā, es bišķiņ biju upurī, pilnīgi noteikti, es to arī atzīstos. Es negaidīju, es gribēju, ka mans baltais vīrietis baltajā zirgā atnāk un izglābi un atnes man daudz tūkstošus, bet tas nenotika. Diemžēl, nekas nenotika. Bet es piefiksēju to, ka es tā kā ļāvu savu reāls. Es vienu vakaru biju rītīgi skumji. Man bija vienkārši nāca raudiens un reāls skumji par to, ka tas, kā līdz šim ir strādājis, šobrīd nestrādā, un es nezinu, kā kustēties uz priekšu. Un man nav tā kā kapacitātes izdomāt kaut ko jaunu, tāpēc, ka es esmu baroju bērnu, un vispār esmu nogurusi, tās gulējusi, un vispār, tā kā man nav kapacitātes. Un tad tas, ko es biju vienkārši ļoti pateicīga, protams, Andim, ka viņš tajā brīdī neprasīja mani, un viņš man ļāva vienkārši tur būt. Un tas, kas man ir vienkārši aktuāli, es tur ilglaicīgi baigi jau nesēžu. Pēc kādām 3 dienām man pašai paliek bišķi slikta duša. No sevis likās tā kā... Cik var? Tā kā, cik var? Laura. Es svētdien aizgāju uz treniņu, ritīga draudzene sakačājos, aizgāju normāli padarīt un visvarš. Tā kā, un tad uzstrādāju to enerģiju. Un tagad saka, kad fake it till you make it, es pilnībā piekrītu. Tieši to pašu saku par apģērbu. Tā kā nejūties labi, bet uzģērb smuku kreklu un uzliec kādu labu rotu un uzliec lūpeni un jārā. Un tas citreiz palīdz. Tieši tajā dienā es pats sev noķēru, kad es no rīta sportoju un šo drāmu būru, kā mans biznes tagad tur, kur aizies, kas notiks ar manām finansēm. Elīna, tu uzvedies tā kā drāmas karaliene. Šodien es apģērbšos kā drāmas karaliene un iešu uz darbu. Tā kā bišķiņ to humoru pati pret sevi. Ja situācija ir grūta, tad ir grūta, viss. Bet ir jāturpina, jo kāda ir alternatīva? Pacelt ķepiņus, iet meklēt sugar daddy, Jā.
Cik pa laikam domāju. Tad ir jāstrādā uz citām kvalitātēm. Un man, piemēram, ienāk prātā, tā kā es labi nodarbojos ar sociālajiem mēdījiem un esmu influencer, es nezinu, labi, es neko neinfluencēju domu gājienus, neinfluencēju produktus. Un, protams, ka pa laikam rakstu kaut kādus tā kā pārdot un varbūt kādas reklāmas, un es vienmēr atsaku, jo tas ir kaut kā tāda mūsu iekšējā filozofija. Un tas runāja viena draudzene, kas ir influencer, un viņi man sauc tos ciparus, pa kādiem viņi taisa reklāmas, likās. Cik jāsāk taisīt reklāmas. Bet tad, protams, tāpēc, ka saprot, viegla nauda. Kāda viegla nauda? Tas nav viegli, tāpēc, ka tu pārdod kaut kādu vēl citu lietu, un tad tev ļoti jādīlo varbūt savu personīgo par to, kā tu filozofiski jūties par kaut kādiem jautājumiem. Un nevienmēr jau tās reklāmas perfekti sakrīt ar pilnīgi tavām filozofijām un tā. Un tad droši vien tas jautājums ir, tas tāpat tās, nezinu, tagad sākšu fotografēt pliku pakaļ un likšu iekšā tajā, kas tur bija? OnlyFans vai arī tur ar pēdām, nezinu, ko es taisīšu, bulciņus, ja? Un lai cilvēki maksā naudu, tu jau saproti, ka viss maksā naudiņu. Nekas nav bez maksas, nav vai nu tu ej uz darbu un saštuko, kā tu nopelni savā biznesā naudu, vai nu tā kā tu pārdod kaut kādu, varbūt kaut kādu savu morālo kompasiņu bišķiņu kaut kādās situācijās. Tā kā tas ir vienkārši kaut kas visur kaut kur maksā. Nekas nav bez maksas, nekas nav par velti. Neviens tā kā pa velti naudu nedod lielākoties. Un arī sugar daddies, viņi tā kā droši vien kaut ko bišķiņu prasa. Tā kā viņi prasa, ka tu kaut kā saģēpsies un atsūtīt kaut kādu, nezinu, krūts bildi vai kaut ko vismaz iedod, ja? Tu nevar tā atbrauc uz kādu ceļojumu līdzi un smuku uzkrāsojies. Un, tā nevar, tā nav jau tā, ka vienkārši tāpat vien tas, ka tu esi, tev ieskaitīs iekšā naudiņu. Un es reiz liekas, vienkārši būtu vienkārši OnlyFans savus ausis fotografēt. Es vienā dzīves posmā apzinos ar vienu tiešām miljonāru. Un, protams, ka pavīdēja tā doma, ka cik tas būtu vienkārši exits no visām manām situācijām. Un mēs pavadījām vienu dienu kopā un nekā romantiska, tiešām vienkārši tāpat parunājoties gan par biznesu, gan vēl kaut ko. Un es saprotu, ka es uz kādu laiku spēju iztēloties, ka es esmu mēnesi varbūt, bet tad tas, ko viņš gaida no sievietes, ir pilnīgi kaut kas cits, kas es varētu būt. Yeah. Un tad jautājums, vai tiešām tā nauda ir tā vērts, vai tomēr es gribu būt tāda, kāda es esmu tieši tik brīva, tik bez atbildības par kaut kādām lietām, kaut kādā ziņā, bez atstrādāšanas. Es pati nopelnīju savu naudu, bez lūkšanas, bez pieglaimības tajā brīdī, ja man to negribās. Es ar savu vīru esmu kopā ne naudas dēļ, un viņš to zina. Un mēs esam patiesi tajās attiecībās. Un es saprotu, ka arī tas, ko sievietes bieži vien sapņo, tur alfa tēviņš, kurš visu pelnīs. Bet, protams, kāda ir otras medaļas puse dzīvojot ar to alfa tēviņu kopā, bet tās raksturs to ļauj. Es atceros, man paziņa viena, tā kā viņa satika šādu alfa tēviņu, un viņa arī uztaisīja 2 bērnus. Es nezinu, vai viņi šobrīd kopā ar to alfa tēviņu, bet arī šausmīgi laimīgi bija, ka viņš tā parūpēsies par viņu. Un tā arī bija. Viņš turēja rūpi, un viņš viņai visu nopirka, visas Gucci somas un visu, ko viņa gribēja. Tā kā visus auto, visās specifiskās krāsās, kā viņa tur izvēlēs, pilnīgi visu viņa nopirka. Un es atceros, ka viņai piedzima pirmais bērniņš. Viņa bija manikīra tajā brīdī, un es pie viņas gāju, un viņa man tā kā gauži raudāja par to, cik ka viņš vispār neiesaistās, ka viņa ir viena pati ar to bērnu, viņš praktiski vispār, tā kā viņš prasa seksu, tā, protams, varbūt tas nevienmēr nozīmē 1 + 1 = 2, tas tā nevienmēr nozīmē, bet tur beigās nāc tā, kur ir tas alfa tēviņš, kurš maksā tev par visu, ko tu gribi, bet viņš nav emocionāli pieejams, tāpēc, ka tas nav viņš. Un tieši tāpatās, kā mēs teicu, ka tu esi sapratis, ka tavs vīrs nav tāda veida, tāda naudas pelnītājs, jo viņš nav uzņēmējs, tā kā viņš varbūt citādā veidā var nopelnīt, un tāpēc, ka viņam ir citas kvalitātes. Un tad, tā kā mēs bieži vien gribam, protams, to pilno komplektu, mēs salasam šo hibrīdu vīrieti, vai arī hibrīdu, arī es domāju par sevi, šeit domāju, šo hibrīdu sievieti salasu, ka redzi, ko ir Diana Ņikītina, viņai ritīgi labi sanāk tur biznesa lietas. Tur ir tas cilvēks, viņai ritīgi labi sanāk tur komunikācija. Tur ir tas cilvēks, viņai ir 5 bērnu, viņa dzīvo mājās un mājas polo bērnus. Tur ir tas cilvēks, tur ir tas un tas. Reku Elīna, viņa ritīgi pelna piķi. Tur ir tas, un tad ko es izdaru? Sataisu vienu hibrīdu cilvēku, domāju,
Jā, Tagad man tāda. es varētu mēģināt šo. Un tu saproti to, ka man terapeiti bieži vien saka, viņi saka, tu zini, ka tie ir 6 dažādi cilvēki. Un tas nav viens cilvēks. Un bieži vien tas, ko mēs gaidām no tiem vīriešiem, ir šī te paša hibrīda versija, kur ir Alfa tēliņš, kas nopērk man rozālu Rolls Royce. Kur ir tas, kas tur, es nezinu, ir super emocionāli pieejams un mājās paliek ar bērniem, un tu vari aizbraukt brīvdienās ar draudzenēm. Ja? Te ir tas, kas man tur, nezinu, pasties, kā viņš dzemdībās tur atbalsta un grūtniecībā tur uz rokām nesā un tā tālāk. Un tad vēl ir tas, un tad beigās mēs sakām, saliekam kopā un saka, es gribētu, lai tu esi šāds mīļotājs. Tas vienkārši kaut kāds tāds salikts vīrietis kopā, kurš vienkārši neeksistē. Un par naudas pelnīšanu un par naudu, man liekas, mums ir atļauj sev arī izdzīvot to sapni. Tā kā izstāst līdz galam to stāstu. Kā tad būtu? Tad nauda uzrodās no kurienes? Kur tu ar viņu darīsi? Kas notiks pēc tam? Tā kā izstāst to stāstu līdz galam, lai ieraudzītu, cik brīžiem tas ir absurdi, cik kaut kādos brīžos mēs gribam tad tu rūpējies par mani, bet arī es būšu neatkarīgi. Tad mēs rūpējies par mani, bet esi mājās 4:00 un paņem no manas bērnus. Jā. Un ejam spontānos randiņos, bet lūdzu, esi arī drošs un paredzams tā, kad es varu rēķināties ar tevi. Un sestdienās, svētdienās nekad nestrādāju, jo tu pavadi laiku ar ģimeni vai pieskata bērns un aizbrauc. Bet tev vajag hobijus. Bet tev vajag arī draugus un hobijus. Jā. Jo citādi tā kā, un tad vēl tur tas, un tev vēl jāsporto. Bet protams. Un to tu vari darīt kaut kādā savā brīvajā laikā. Labāk darba laikā. Un no rīta tev jāizved uz dārziņu bērnu, jo es to negribu darīt. Jā. Un beigās, un tad darba laikā tu aizies pasportot. Jā, obligāti. Un tad tā kā tev jābūt mājās 4:00. Un atnāc mājās priecīgs. Tev jāpaņem vispārējie bērni, un es eju atpūsties. Un esi guru seksā. Jā, Zini, ko es gribu. Zini, ko es gribu. Bet loģiski. Un tad mēs salastamies, ka mums ir jābūt iedvesmojošām sievietēm, lai celtu to otru. Un tad man šķiet, ka tas, ko es pat arī trenēju, Elīna, es iedvesmojošu sev. Vai beidz zaģēt savas smadzenes ar to, cik es esmu tāda un šitāda, šodien iedvesmo sevi nopelnīt naudu. Davai, aiziet. Jo tas ir tas, uz ko es šobrīd strādāju. Jā. Vajag forši. Man ir tas, ko man vēl gribēs parunāt, ir droši vien par to, ka kā mēs menedžējam naudu attiecībās un tādā dinamikā, jo tā, ka mēs nonācām pie secinājuma, ka ne jau visiem ir vienādi. Vienam ir 1 maciņš, vienam ir 3 maciņi, vienam tur, nezinu, arī 1 maciņš, bet viņš stāv pie viena no cilvēkiem. Tās situācijas ir ļoti daudz dažādas. Kā, es nezinu, protams, ka nav, un viena no lietām, ko mēs saprotam draudzēm, nav pareizi vai nepareizi. Tas ir kaut kas vienkārši ir jāizrunā un jāsaprot katram pārim, kas viņam der vai neder. Bet man liekas, ka Zini, kas ir pirms jāizrunā, kas dar un nedara? Man liekas, ir viena ļoti vērtīga saruna. Kā bija tavā ģimenē? Kā bija manā ģimenē? Jā. Ko tu esi redzējis? Jo mēs bieži vien domājam, ka man vajag tieši tā, un ka tās ir manas vēlmes, bet ir kaut kādi brīži, mums ir vīri arī, nesen bija viens strīds, un es dzirdu vīra tēvu. Un mans vīrs parādās kā mans vīra tēvs, un viņš vienkārši tādā balsī nostādīt. Un tad es viņam jautāju tieši, tas bija tu vai tas bija tavs tētis, kas tikko to teica? Un viņš apstājās, un viņš tāds, jā, es tevi sapratu. Man bija nesen situācija, kur arī Andam ir bišķi cits veids. Es domāju, ka viņš var būt brīvāks un tāds attīstītāks naudas ziņā, tāpēc, ka viņš ir pieredzējis lielāku izraušanos. Viņa vecāki kaut kādā brīdī, kamēr viņš dzīvoja pie vecākiem, ritīgi izrāvās un sāk pelnīt lielu naudu. Tur bija arī liela krituma, tāpēc, ka tā nauda netika menedžēta vai glābta, bet jebkurā gadījumā vienkārši vispār ir pieredzējis to, ka tā kā ir mani vecāki dabu izrāvienu praktiski pēc mums, tad, kad mēs jau izvācāmies. Mums bija vairāk dažādi kritumi, esam dzīvojuši normāls, nekad neesmu dzīvojis milzīgā nabadzībā, bet normāli, diezgan viduvēji. Bet tāda izraušanās es jūtu, ka maniem vecākiem ir bijis pēc mums, ka viņi tiešām ir daudz ceļojuši un visu kaut ko forši, kā ceļu māju, forši dzīvo, patiešām patīk redzēt tos vecākus. Bet tā kā es to neesmu pieredzējis tādā simbiozē, ka es esmu kopā ar viņiem, jo tad jau es biju atdalīsies, tad man, piemēram, kaut kādas lietas tā kā liekas, šis nav iespējams, šo es nemāku, šo es nesaprotu un tā. Un es ļoti daudz esmu turējusies pie tā, ka redzi, man tā neiemācījis, tā nemāku, tad es nevaru iemācīties pa jaunam. Un tā ir milzīga kļūda, ko es esmu pieļāvusi, jo ļoti daudz ko var pārmācīties, vienkārši jāmācās no jauna, tas vienkārši prasa ļoti daudz resursu. Bet es tev pilnībā piekrītu, kad ir kaut kādi momenti, kad es, piemēram, redzu, ka Anna sāk menedžēt naudu kā viņa tēvs, un man ir tāds stop!
kādreiz tas bija fine, tāpēc, ka mēs taču nemācījām citādāk. Un šobrīd tāds, ne. Tu vienkārši reiz viņš saka vārds vārdā kaut kādas lietas. Nē. Es uzskatu, ka mums jābūt ir labai finansiālai higiēnai. Mēs darīsim šitā, tā kā viss. Un es zinu, ka būtu vieglāk muhļīt, bet tas nebūs tas, ko mēs darīsim, tāpēc, ka es nevēlos. Un tieši tāpat droši vien Ants arī vēl robežas pa mani, kad, slēdzam ārā šo nabagu, kur reāli ir man draugs, tas draudzē Līnai vīrs Gotauts, Gustavs, viņam ir tāds izdzen bombzi pasākums. Praktiski ir tāda bomžu domāšana bišķiņa, bet tas nāk no tā, ka vienkārši tu nekad neesi pieredzējis, kāds ir, kad vispār vecākiem ir nauda vai būtu kaut kāda nauda. Es pirmajā ceļojumā, es nezinu, tā reāli. Mēs aizbraucām, mēs bijām mazos kaut kādos izbraucienos, bet tādā ceļojumā, man liekas, man bija 16 vai 17 gadi. Es tā kā nebiju neko tādu pieredzējusi līdz tam. Andis brauc ceļojumos, tā kā viņam jau bija 9 un 8 gadi. Nu tā, līdz ar to ir diezgan ilgs posms, un tu varbūt bišķi citādāk redzi pasauli. Bet arī man ir kaut kādas lietas, kad arī Andis saka, stop, šis nav mūsu. Šis ir tas, fine, es pilnībā saprotam, ne jau tāpēc, ka vecāki gribēja sliktu vai kā. Viņi darīja tā, kā viņi gribēja. Šobrīd mēs esam vecāki, šobrīd mēs esam pieauguši cilvēki, un mēs darām tā, kā mums gribās. Un tāpēc, man liekas, ir forši izdarīt to, kas mums dabīgi labi sanāk. Mēs mākam nodžadžot citus cilvēkus. Tas ir tas, kas ir vieglāk. Mēs redzam, ko viņi dara pareizi, ko viņi dara nepareizi. Tad tā vietā... Tīpaši savus vecākus. Mēs ļoti viegli mākam uzlikt rezumē. Vīra vecākiem vieglāk. Jā, šauzēju reku, uzliku šitā bedžu. Viņi ir šitādi. Man ir kaut kādas emocijas, bet par tevi vīra vecākiem... Šausmīgi viegli, jā. Visu ģimenes uzreiz var analizēt. Un tas ir palīdzoši tajā brīdī, kad mēs varam kopā pasēdēt un vai izvēlkam ārā. Visas pārliecības, ko tu atceries no savas bērnības, es uzrakstu visas pārliecības, ko es atceros, ko es redzēju, vienkārši novēroju faktus. Un tad revidēt to, šito mēs gribētu mūsu ģimenē, šis mums patīk, šis mums nepatīk, un svītrot ārā, paskatīties, kas tur sanāk. Un tad kādā citā reizē, ko mēs gribētu pielikt klāt. Un tādējādi uztaisīt, jo bieži vien mēs nevaram izdomāt, ko mēs gribam, ja mēs nesaprotam, no kurienes tas nāk, kāpēc es to gribu, vai tas ir pa īstam. Jā. Un tad likt, tā kā viens ir izrevidēt to, kas nāk no pagātnes, un otrs ir tad izdarīt to vingrinām, ko es arī jums iedevu, ka kam to naudu tērēt? Un tad paskatīties, kas ir tās vēlmes, kurš grib māju, kurš grib ceļojumu, kurš grib kaut kā citam krāt, un kā mēs varam izvēlēties vienu vai divas lietas, ilgtermiņš un īstermiņš, lai mums tas ir motivējoši. Un ja mēs par šito nevaram vienoties, un mēs tik un tā turpinam strīdēties par finansēm, tad man šķiet tas vairs nav par finansēm, tad ir jāsaprot, kas tur ir apakšā. Ja mēs nevaram iet uz vieniem finansu mērķiem, bet tad atdalam to finansu maciņu, ejam katrs uz saviem, bet mēs kā pāris, ja mums patīk, mūs saista bērni, mūs saista seks, mūs saista citas vērtības, bet tad finansi ir atšķirīgi. Un bieži vien tas ir tas pats, ko mēs to arī minējam par to, ka visu vienā cilvēkā, varbūt arī finansi vienkārši jādala no tā ģimenes budžeta jāizņem ārā ir. Atskiņas. Es gan tā nedarīšu. Mums dara tā, kā mums dara. Bet vienīgā lieta, ko es piefiksēju tajā brīdī, piemēram, ja es nestrādāju un man ir kaut kāds brīdis, piemēram, esmu mājās ar bērniem, un man riebis, ja man trūks naudas. Man riebis, ka man nav naudas. Un, protams, ka es nedomāju, ka ir kāds cilvēks, kuram tas neriebis. Es liekas, to pateicu. Bet ir cilvēki, kas ir pieraduši pie tā, un viņiem tas riebjās ir tā, ka... bet kā tā ir no sērijas? Nē, man ir tā, ka es esmu izjūtis to, ka man tas tiešām riebis, un man riebis tā sajūta, kad man nav problēmas dzīvot maz, man nav problēmas tiešām, bet man riebis, ka es nevaru samaksāt kaut kādas rēķinas. Patiešām ļoti, ļoti nepatīk tā sajūta. Un es esmu vienkārši pieņēmis lēmumu, ka es vēlos būt cilvēks, kas samaksā rēķinus. Nevis iesniedz maksātnespējas, bet tomēr samaksā rēķinus savus. Es esmu atbildīga par tām lietām, ko es maksāju. Man vienkārši tas ir kaut kas, kur mēs varbūt dīlojam ar Andi par to, kā viņš redz. Es zinu, ka tu bieži vien arī saki, samaksā sev un tad citiem. Man ir tāds, nē, es samaksāšu no sākuma. Ir kaut kādas lietas, kur man vienkārši ir jānokārto tās saistības, un es nevaru nemaksāt, dārziņam tikai tāpēc, ka redz, man šobrīd nav naudas plūsma. Pati vainīgi, tad ņem ārā no maksas dārziņa, liec iekšā nemaksas dārziņā. Tad man ir tāds Andim, tad ņemam bērnus ārā no dārziņa. Nē, neņemam. Tad izdomā, kā nopelnīs naudu, tāpēc, ka es neturēšu parādu dārziņā tikai tāpēc, ka mēs nevaram samaksāt. Ja mēs nevaram samaksāt, mēs nevaram to atļauties. Ja mēs nevaram to atļauties, tad mēs vienkārši to neatļaujamies. Mums vajag, ka mēs nevaram dzīvot tādu dzīvi. Un man gribās to realistisko sajūtu par to, ka mēs darām to, ko mēs varam atļauties, un ja mēs to nevaram atļauties, tad mēs to nedaram.
Un svarīgākais, man liekas, tajā brīdī ir ieslēgt, kā mēs to varam atļaut. Jā, protams, kad mēs ātri izštukojam, jo tajā brīdī, kad sāk domāt, ka vajadzētu ņemt ārā no dārziņa, man tas dārziņš tā patīk, liekas tāds, nē, ātri izštukošu. Vai arī auklīte, nezinu, mums vienkārši ir fantastiska auklīte tagad augustam. Nu, es šobrīd esmu gatava izdomāt jebko, lai tikai viņai samaksātu naudu, lai es viņu nepazaudētu, jo viņi ir vienkārši pilnīgs eņģelis mums mājās. Viņi ir aizbraukuši šobrīd ceļojumā. Un Andis vakar un aizvakar palika ar bērnu un šodien. Un viņš vakardien tīra māju, viņš saka, ak, Dievs, kā man pietrūkst tinta. Viņš saka, viens ir tas, ka viņi tīra māju, nu tā kā pieskat bērnu. Otrs ir tas, viņi visu laiku palīdz sakārtot māju, saloka veļu, kaut ko izsūc, kaut ko izdara. Tas ir mūsu vienošanās, mums ir svarīgi. Un viņš saka, ārprāts, tā kā es izjūtu caurumu. Reāli caurumu mūsu ikdienā. Mēs neesam salikuši kaudzi ar veļu. Man nav laika. Viņam nav laika. Mēs pa nakti 12 varētu locīt tur tās drēbes. Un tu saproti to, ka, vienkārši aizdomā, kā nopelnīt naudu. Un viņai samaksā. Un tam ir jābūt aktīvam jautājumam. Jo tad daudziem cilvēkiem, piemēram, mans vīrs, viņš ir pieredze, ka viņam nauda, tā kā ir samaksāta rēķina, visas saistības izdarītas, un viņai ir, tik, cik ir. Nav. Tā, un viņš tā var dzīvot. Vai ir patīkami? Ja tu viņam jautā, viņš ir apmienots. Vai viņš ir šausmīgi iesprindis meklēt citus variantus? Nē, ir okei. Es, man liekas, dekrētā esot piedzīvoju to momentu, kā tev ir fiksēti ienākumi, un pēc kaut kāda ceļojuma vēl kaut kā, un tāds pēkšņi nav. Kā man nav no sevis, kur es varu ņemt no drošības konta, to es nedrīkstu ņemt. Tā kā man iekšēji uzstādījumi, un man tā sajūta tik ļoti sadusmoja, ka es pieaudzis cilvēks, esmu sevi davedusi līdz situācijai, ka man nav naudas, what the fuck, Elīna? Un es tās dusmas izmantoju tajā, ka fiks aiziet kaut ko nopelni. Un kad priekš manis tā dusma enerģija aiziet tajā, ka davai meklējam risinājumus, jo tam daudzas ģimenes to man nav naudas vai vajadzētu nopelnīt, ir kā tāds jautājums, kas tiek pasviests, un ar viņu mēs mētājamies apkārt, bet mēs neviens īsti neko nedaram. Un man liekas, ja mums būtu tāda pati problēma, tur, saplīsis leduskapis, vai tiešām mēs ļautu pāris gadus tam leduskapim būt, tas reāli traucē. Tad visticamāk mēs mēnesi risinātu variantus dažādus, lai mēs to leduskapi salabotu. Un man liekas, ka ja cilvēki arī šiem naudas jautājumiem, kā pelnīt, pieķertos tā, davai, čista pietiek šodien. Slēdzam iekšā dabīgo intelektu, mākslīgo intelektu, visus draugus, ko mēs pazīstam, visus kontaktus, kas mums ir, kā mēs varam nopelnīt. Un pietiek. Tad mēs ātrāk izrautos ārā no tās situācijas, kur mēs dzīvojam besīgi. Jā, un ja mēs, piemēram, runājam par cilvēkiem, kuriem ir kaut kāds noteikts darba laiks un noteikti darba samaks, vienmēr pastāv iespēja uztaisīt kaut kādus pasīvos ienākumus. Nezinu, kaut ko, man ir viena paziņa, kurā sāk taisīt bērniem krāsojumās lapas un pārdevu secijā tur par kaut kādām naudas summām. Pop-up biznesi, tūlīt vasaras tirdziņa, pilsētas svētki. Ja tu kaut ko radi, māki, organizē pasākumus, lūdzu, kur ir varianti. Okay. Tagad man jāizstāst, kā jūs štukojat, kā jūs savai meitai iedosiet labu finansiālo neatbalstu, jo es nedomāju obligāti, ka mums jādod bērniem nauda. Par to man ir tāds ļoti divēts izjūts. Man gribētos varbūt to, kas viņiem var nomaksāt izglītību. Vai iedot viņiem iespēju kaut kur mācīties, ne obligāti universitāti, bet kaut kur mācīties, kaut kā pakāpties, bet es nedomāju, ka man viņiem jāatstāja nauda. Es gribētu, lai viņi paši izdomā, kā nopelnīt naudu. Tas ir tas, kā es redzu. Bet tas, ko es domāju, ka to finansu pratību. Viena lieta, piemēram, tagad man ir lielās meitenes, un viņām tagad ir 18 ja? Bet, un mums tā vienošanās ir tāda, ka mēs reiz mēnesī ejam cauri budžetam, kur ir iztērēts, cik ir nolikts, jo viņas krāj dzīvoklim, lai viņas varētu izvākties ārā kādā brīdī. Un mēs skatāmies, cik īstenībā viņas var katrā mēnesī atlikt, kur ir minimālā summa, par ko mēs esam vienojušās. Viņas liek tiesības. Tātad tur arī aiziet nauda. Ir skolas un privātskolotāji, tad tur aiziet kaut kāda nauda. Ir vēlme padzīvot, arī nopirkt, izklaidēties, vēl kaut kas. Un mēs ejam cauri un skatāmies, kas ir tā ienākošā nauda un kas ir cik ir iztērēts. Un mēs padiskutējam par to, kas kur kā. Un tas ir viens no veidiem, jo arī viņas šeit grib tā kā izlaist. Jo tad ir jāskatās un tad pat
tad, kad viņas nav piedzīvojuši, kas viņām pārmestu, pat viņām ir tāds, varētu tā kā pat sev nepateikt, kā paslaucīt zem paklājiņa. Baigi viegli nepaskatīties tajā kontā un izlikties, ka šajā mēnesī mēs nenopirku tās jaunās blūzas un kaut ko vēl un negribās pastīties patiesībai acīs. Tā jau dara ne tikai 18-gadīgas meitenes, bet pieauguši cilvēki. Un tas ir tas, ko es ļoti cenšos, kad nepārmest nekad. Ir kā ir, un vienmēr tas jautājums uz priekšu, ko daram nākamajā mēnesī savādāk. Kas mums ir jāņem vērā? Un tā kā iedot tam bez emocijām, jo arī es esmu uzaugusi ģimenē, kur par naudu ir ļoti daudz emocijas bijušas, un tad nav, un tad ir kaut kas, un tad nav šitas, un tad vienmēr... ir, un mamma un tētis atnāk mājās ar kaut kādām bajām, man tā nebija, kaut kādām končām un, saprukuši drēbes. Ja? Tad citādi vienkārši tam bērnam rodas pilnīgi disfunkcija par to, kas notiek. Aizvakar vispār nebija par ko nopirkt pienu. Šodien mēs ēdam konfekts pusdienās. Tieši tā, un neviens nerunā par kaut kādiem uzkrājumiem. Un neviens nerunā par to, kas tad notika te pa vidus ar tām dienām. Precīzi. Un es domāju, kā manā mazākajai meitai iemācīja, tāpēc, kad es domāju, ka augot viņai fiziskā nauda samazināsies. Viņa jau tagad pīkstina kaut kādas virtuālās kartiņas, kaut ko maksā, un tad, kad viņa grib kaut kādu salčuku, viņa saka, mammai nauda vienmēr ir. Jā, man rodas arī saka, kad man būs tā karta? Es saku, ko tu darīsi ar kartu? Viņš saka, kā? Es pieeju pie banka automātu, es ņemšu ārā naudiņu. Es saku, bet saķīgi, tā tas nestrādā. Un tas viņam stāsta to, ka mēs ar tēti pelnam naudu. Mēs ejam uz darbiņu, mums par to darbiņu maksā naudu, un tā nauda tajā kartē iet iekšā. Jo viņiem ir šausmīgi grūti šobrīd saprast, kādu visu laiku pieliec telefonu. Jā, viņš arī liks savu telefonu. Un ir lietas. un tāpēc es domāju, ka visticamāk meitas gadījumā, šobrīd viņai ir mazāk raikasīta, kuru viņa līdz galam nesaprot, viņa tur liek kaut kādu naudiņu, bet es domāju, ka es mācīšu ar fizisko naudu, lai viņai dodas lielāka izpratne, kā tas ir tad, kad banknotes sadalās monētās un lai tas tas viņiem ir ļoti nesprotams. Man Rudim ir 7 gadi, viņš tā kā saprot matemātiku, viņš māk reāli rēķināt. Viņš visu māk, bet viņam tā doma, kad viņš saņems atlikumu, ir super exciting. Pat tad, kad viņš iedod 10 eiro, samaksā par kaut kādām končām vai kaut ko 3 eiro, un viņš saka, man atdeva atlikumā 7 eiro. Un ir tāds, jā, Dēliņ, tu samaksāji 3 eiro. Tas viņam nesaiet, bet tas, ka viņam atdeva atpakaļ 5. Tas ir pilnīgs jackpots. Tas ir tik interesanti, ka tu vienkārši skaties, liekas tāds. Jā. Tev nesagāja tā matemātika ar visu to, ka viņš tā kā saprot, viņš kaut kādas matemātiskas mīnus plus, viņš māk izreikināt. Bet tagad mēs Rāndi arī, viņam ir sava kaut kāda naudiņa, un viņš piemēram dzimšanas dienās prasa, viņam 7 gadi, un 7 gados var redzēt to, ka jau sākās kaut kādas iezīmes. Un var jau sākt redzēt, ka kaut kur ir problēma. Bet nav tik traki, bet viņš praktiski krāja kaut kādu naudu, un tad dzimšanas dienās prasa, lai viņam dāvina naudu, nevis mantas, kas ir forši, jo mēs tā kā runājam to, ka tās mantas apatās neviens nespēlējās, un šeit kaut ko gribās, bet lielākoties tu vari par to naudu nopirkt, ko tu vēlies. Un tad ir tā, kad es redzu, kā viņš tērē un kā viņš tomēr skatās, bet man ir palikuši tikai 30 eiro un tad, ko es tur... Tas varbūt tā, man draugi ir nākamajā līmenī aizgājuši. Man liekas, ka tas ir nenormāli, krūt varbūt tev nodara. Ir uztaisījuši milzīgu kalendāru, tajā kalendārā ir tādu dimantiņu sistēmu. Dimantiņi ir tā, ka tu dimantiņus savāc par lielākoties gan pa ikdienas lietām, kā piemēram bez 100 reiz prasīšanas iztīra zobus no rīta. Un tas jau ir daudz. Ja man nevajadzētu bērniem visu laiku teikt, ejam tīrīt zobus, ejam tīrīt zobus, Pālēm tīrīt zobus, Rudī jātīra zobus, zobu, es vienkārši staigā riņķī tādu lejeru kastu. Ja tas nenotiktu un vienkārši viņu to izdarīt, es ļoti labprāt ieliktu vienu magnētiņu, tā kā dimantiņu tādu. Un viņi praktiski par visādiem darbiņiem, gan ikdienas lietām, gan visādām palīdzēšanas lietām vāc dimantiņus. Un tos dimantiņus viņa var tā kā izmaksāt dažādos veidos. Viens – fiziskā naudā, otrs – brīvdienās vai brīvajās stundās no dārziņa. Un tad viņi tur ritīgi daudz, es atceros, viņai bija, man liekas, ka viņi varēja paņemt tur brīvdienas ar vecākiem un reāli kaut ko fun darīt visu dienu. Tad kaut kādiem magnētiņiem, praktiski vienkārši rēķini. Pa 20 magnētiņiem tu vari nopelnīt to, pa 30 magnētiņiem tu saņem šito, pat tā kā viņi varēja arī savu datoru laiku, tā kā telefonu, bet planšets laiku, multinītas laiku varēja nopelnīt tādiem magnētiņiem, tad līdz ar to viņi tā kā daudz ko var ietekmēt.
Un mēs laikam mēģinām saņemties to izdarīt saviem bērniem. Vēl neesam saņēmušies. Bet es skatos, man liekas, forši, tas tā kā dod to, es daru, es saņemu, tā kā tev veidojas tas, kā saka, tā kā, darbība un sekas, ka tu sāc lēnām vilkt kopā, un arī, protams, tā naudiņa. Tā. Jā. Un tad tev ir kaut kāda kabatas naudiņa, no tās kabatas naudiņas tu vari izvēlēties. Praktiski viņi teica, kā viņi teica, tie draugi, kas investē, piemēram, viņiem ir uztaisīts, ka bērniem viņi māca, ka viņiem ir kaut kādi cik tur procenti obligāti jāliek malā. Obligāti, vispār tā kā. Un līdz ar to tas ir vienkārši automātiski, ka viņi ir vienalga, cik viņi naudas dzimšanas dienā saņem. Viņi no 100 eiro, piemēram, viņi saņem 100 eiro no tur visiem draugiem, viņiem tur 20 eiro obligāti jānoliek malā. Mēs tur, tā kā, vienkārši var pamācīties par dažādiem principiem, kā var rīkoties. Jo būtu jau forši, ka tie bērni uzsāk 18 gados dzīvi un tā kā bišķiņi saprot, jo mēs sapratām. Precīzi. Un Zero. Es tāpēc, piemēram, savai meitai arī mācu kaut kādas lietas, tajā līmenī, ko viņi saprot. Ja, piemēram, mums ir vienošanās, un mēs kaulējamies par kaut ko, kā būs vai nē, cik tur končiņi sēdīs, vai cik tur multens, vai cikos mēs dosimies, kur kā, tad, kad mēs novienojamies, mēs paspiežam roku un sakam darījums. Ja ir darījums, nedrīkst pēc tam vairāk atcelt to, kas ir sarunāts. Jo dažreiz ir tā, ka sarunājam, bet tas nav sarunāts. Un tad, ja mēs paspiežam roku, tas ir pa īstam sarunāts. Vai mums ir vienošanās, kurš mājās ir boss. Kad es esmu boss, un viņa ir VIP klients. Un ar domu tādu, ka bieži vien bērni kļūst par bossiem un diriģē visu apkārt, bet kā tu attiecies pret VIP klientu, tā, ka tu servē visu labāko, dari visu labāko, un tāpat laikā mums ir robežas. Un es viņai ik pa laikam mācu arī tādu biznesa terminoloģiju, kas priekš 4-gadīgi bērni varbūt ir tā, ka nevar saprast, kāpēc, bet ar domu, lai viņi pie tiem vārdiem pierod, lai viņi saprot tādus vārdus, lai viņai biznesa neliekas kaut kas sarežģīts, kaut kas grūts. Un pat, ja viņa aizies mākslā, vai viņa gribēs strādāt valsts iestādē, naudu viņai tāpatās vajadzēs. Vai ne? Lai viņa ir pop-up biznesa, lai viņa saprot, ka naudu var arī nopelnīt, vēl, kad ir svarīgi, kad ir dažādi veidi, kā nauda ienāk, kad viņai tas viss nešķiet sarežģīti. Jo arī man, piemēram, investīcijas likās vīriešu padarīšana vispār. Man liekas šausmīgi sarežģīti. Jā, matemātika atslēdzās smadzenes, uz mani tas neatiecās. Es tā nerēķinu. Jā. Un tā kā ir sieviešu matemātika, vīriešu matemātika, vai ne? Un tad... Jā, jo gribētos, tas, man liekas, vispār kopumā, pie kā es esmu nonākusi bieži vien terapijā, saku, ļoti regulāri. Viņa saka, sūdz ar mani, bet kā lai es tiem bērniem to nenodod? Tāpēc, ka vienkārši gribās, tu saproti, pats tu kaut kā tiks galā, tu arī var nodzīvot visu dzīvi, tieši tā kā mēs tagad dzīvojam. Var nodzīvot, viss normāli, nekas jau tāds nenotiks, tā kā pa vienkāršo, tā kā neko nemainot. Gribās priecīgi. Gribās forši, bet varētu arī vienkārši tā nodzīvot, viss normāli. Jā. Bet tad es vienkārši bieži vien domāju, esmu atbildīgi vēl par 3 cilvēkiem, kas pēc tam veidos savas ģimenes. Tik pa laikam liekas tāds pats gribētos, lai viņiem tomēr varbūt ir kaut kāda, foršāk, es nedomāju, tīri finansiālā kāja, bet tā doma gājienu kāju. Un mēs jau varam runāt visos virzienos. Man šodien bija saruna ar Elīnu Zesaru par seksu. Tieši tāpatās, kā mēs iedod viņam to bagāžiņu, ka viņš iet iekšā jau ar bišķiņu tajā bagāžā jau kaut kas ir ielikts iekšā. Tur viņš vismaz var pavilkt ārā un kaut ko parunāt. Nevis, kad viņš vienkārši atnāk ar tukšu čemodānu un saka, ko liksim iekšā. Tā. Tas pats arī par tām finansēm. Jā, un tā ir arī atbildi. Ja mēs ģimenē par to nerunāsim, ja mēs to runāsim un teiksim, tās ir bērniem nav jādzird šīs lietas, tad viņi nekad neko neiemācīsies. Jā, es vispār, man tāda atmiņa palikusi vienkārši, kad bija kaut kāds liels, es nestāstīšu tieši precīzi, bet bija vienkārši milzīgi finansiāli, tā kā kaut kāda krīze mūsu ģimenē, un es to kā bērns atceros, ka es jūtu, ka kaut kas nav, un mūsu gadījumā tas bija patiešām jau tālākā līmenī, mums kā kaut kāds mantas pazud, un es redzu, ka kaut kas tiek pārdots, un tā kā vienkārši praktiski nav. Un neviens man par to nepaskaidroja, neviens man to neizstāstīja. Man ir palikusi tā šausmīgā baiļu sajūta par to, ka kaut kas notiek. Bet tā nav mazākās nojausmas, kas notiek šajā brīdī. Tu saproti, kad māma un teica stresā, tu saproti, ka kaut kas nav. Televizors ir pazudis. Tu nezini, kur viņš ir. Neviens arī nepastāst, kur televizors ir pazudis, un vai viņš nāks atpakaļ.
Bet tu saproti to, ka vienkārši ir sūdi. Un tad tā man vienkārši tās dažas kaut kādas situācijas ir iedevušas tomēr to sajūtu, dalīties ar bērniem, pat tad, ka, piemēram, man ir kaut kādi brīži, kas arī saraudos par to, ka bāc atkal kaut kādas, problēmas biznesā vai vienkārši kaut kas neieskaidīja, ka, vienkārši nav kaut kur, ko tā notiek. Diemžēl es vēl joprojām neesmu tādā pozīcijā, kur es teiktu, man neieskaidīja klients, all fine, tā kā var dzīvot nākamos 5 gadus vispār nestrādājot. Mēs neesam tajā pozīcijā. Un tas, ka vienkārši es priecājos, ka kaut kādā brīdī bērni arī redz, ka mēs, tu raudi, un tu saki, par ko tu raudi, es saku, es uztraucos par naudu. Mēs tiksim galā, mēs izdomāsim, bet šobrīd mums vienkārši tāda situācija, ka mēs tēti vienkārši uztraucamies par naudu. Mēs tā kā esam stresā, un es zinu, ka jūs jūtat, ka mēs esam stresā. Tāpēc, kad es ienācu un mēs runājam par seksu, es tev atstāstīju, ko mēs runājam ar Elīnu, tu teici, tā kā kaut kā aptuveni kā tiem bērniem un tā, un es saku, mēs visās sarunās esam vienkārši nonākuši pie tā secinājuma, ka vienīgais veids, kā mēs varam bērniem kaut ko iemācīt, ir tikai un vienīgi caur savu praksi. Ja tu nedari to, bērni nespēja nospoguļot, viņi nedzird tevi, viņi spoguļo tevi. Un to tagad, kad man bērni jau bišķiņās paaugušies, viņi nav lieli, bet bišķiņi paaugušies, es ļoti varu redzēt, kā viņi vienkārši dara, viņi runā tieši tāpat kā mēs, viņi kaut kādas, tā kā teica, meitus tais sejas izteiksmi tāds, wow, šito es pazīstu, ja? Ka tu redzi jau, ka tas viss notiek. Tev patīk? Nē. Tu gribētu, lai viņi to dara? Nē. Tu viņai māci, esi cieņpilna, esi tur tāda. Un tajā brīdī, kad viņi redz, kā tu komunicē, tu aprunā cilvēkus aiz muguras un, burkšķi visu laiku. Tas neiet kopā. Divas lietas neiet kopā. Un viss, ko viņi paņem, ir tā lieta, ko tu dari. Un par tām finansēm tieši tāpatās. Es ik pa laikam Andim saku, tā kā tik ļoti gribētos vienkārši bērniem iedot pišķiņu citu to atspērienu neobligāti naudas ziņā, bet vairāk par to domāšanu, par to, kad viņi saprot, ko nozīmē saistības, viņi saprot, ko nozīmē studiju kredīts, viņi saprot, ko nozīmē menedžēt naudu, tad, kad viņi ir vieni paši, viņiem jāsmaksā ir īra, ēšana un uz ballīt vēl aliņš jānopērk. Tā kā, ka viņiem tomēr ir bišķiņ kaut kāda saprašana. Piemēram, mēs arī gribam, kā ģimene aizbraukt ceļojumā. Un tas iet kopā, piemēram, tas, kas attiecās uz visu ģimeni, ko visi arī redz, ir pārtiks budžets. Un mēs uztaisīja, kad mēs ar lieliem bērniem esam tā kā visi vienā trikauntā. Un vienošanās ir tāda, ka ja mēs esam trikauns, tad mēs tur ieliekam summu, kādu mēs esam gatavi tērēt, cik katru reizi aizējot kādu uz veikalu iztērē. Un vienošanās ir tāda, ka ja mēs esam zem konkrētās summas, visa summa, kas ir līdz tai, pašiem 500 eiro, tiek ieskaitīta ceļojuma kontā. Kā rezultātā mums ir vēl viena vienošanās, kad katru dienu kāds cits gatavo ēst. Ja es nofēloju, neuztāju priekš sevis un kāda cita nākamajā dienā, piemēram, ēdienu, tas nozīmē, ka kāds visticamāk ēdienu pirks ārā. Ja mums gribēsies kaut ko ēst, mājās nav izņemamā pārtika, tātad mēs tērējam naudu. Tātad tā summa, kas mums ir paredzēta, iet uz augšu. Un tas saslēdz arī vēl divus citus ieradumus. Tātad viens ir, mēs gribam mājās gatavot, mēs gribam ēst veselīgi, un mēs gribam braukt ceļojumā. Un mēs gribam iemācīties par naudu. Un kur ir cēloņa sekas. Ja es nepagatavoju ēst, kādam tās ir izmaksas. Ja es pagatavoju ēst un es ievēroju to savu disciplīnu, mēs ietaupām naudu, mums ir par ko braukt ceļojumā. Uzreiz. Jo bērniem, protams, tas ir pilnīgi normāli, ka mums kā bērniem vecāki ir dievi, viņiem viss ir skaidrs, viņi visi ļoti labi māk, viņiem viss ir tā kā labi, un viņiem pat neienāk prātā, ka viņi varētu apšaubīt tevi vai tā kā vecākiem kaut kas nav skaidrs līdz galam, taču viņi visu māk un visu zina. Un man liekas, ka ir nenormāli svarīgi, ka vienkārši būt atklāti šajā sarunā, ka viņi pirmkārt vispār piedalās tajā visā, un viņi saprot, kā tas notiek, jo, pilnīgi mēs arī, man tie bērni vēl pietiekoši maziņi, un viņi nesaprot, labi, Paulam ir 3 gadi, viņš vispār Viņš izstāsta liels, viņš izstāsta patiešām daudz lielāks, kā viņš ir. Viņš, man liekas, lielāks par tavu Adrienu. Viņš vienkārši ir tā kā 4-gadnieks. Patiešām, varbūt, viņš 5-gadnieku drēbes velk. Viņš tāds svarīgs, viņš māk sev nokomunicēt tā tālāk. Tik pa laikam es redzu, viņam tā kā tās smadzenītes ir tieši pie 3 gadiem. Tālāk viņas nav aizgājušas. Un tad es saprotu to, ka, tā kā viss normāli, viņam nē. Bet tam 7-gadniekam, mēs jau tā kā bišķiņās vairāk runājam par to, ir kaut kādi brīži, un viņš saka, jā, viņš atkal grib iet uz kafejnīcu, un tagad iesim uz malu, un iesim uz turienu, un nopirksim šito. Un es viņam saku, tā kā mēs teicu šobrīd, skatāmies, cik mēs tērējam naudu, un mēs jau kafejnīcā bijām vakardien. Vienkārši, lai tu saproti, mēs tur iztērējam tik un tik, tas nav nekāds pārni, tas nekas tā kā vairāk to, ka tagad mēs iztērējam tik,
Un tev jāsaprot to, ka, ja mēs gribam šodien, tad tas nozīmē, ka mums jāceļ tur, nezinu, nākamnedēļ palikšana viesnīcā, tāpēc, ka mēs vienkārši nevaram to vairāk šobrīd atļauties. Mēs negribam atļauties. Mēs gribam, lai tu saproti to, ka, iztērējot tagad, un tad, ka, protams, ka viņam ir sava tā nauda, viņš bišķiņ saprot. Es nopirku šodien Rafaelo draugiem, tad tā kā man būs par 5 eiro mazāk nekā pirms tam. Un kas ir forši kaut kādā ziņā, es arī negribu iebiedēt bērnus netērēt naudu, jo tas arī ir kaut kāda pilnīga galējība, ka tagad tikai visu taupīsim un tikai nepirksim drēbītes un, ak, Dievs, taču nekur nebrauksim un kad tik vairāk naudiņu paliek tajā drošības kontā, jo tad ir tā, tu rīt mirsti un vai tu esi laimīgs? Kur atrast to vidusceļu? Viens ir tu rīt mirst, un viens tu mirst pēc 50 gadiem. Tā kā, lai no tā, ka tu pēc 50 gadiem dzīvo kā bombzīts, jo tev vienkārši vispār nav naudas, bet arī rītdien mirstot, ka tomēr ir tā sajūta, jā, dzīve bijis piepildīta, forši, es jūtos labi, es jūtos labi par savu nodzīvoto dzīvi. Un spēt arī pateikt tajā brīdī, ka mēs atpūšamies bērniem. Tas tāpēc, ka mēs labi esam pastrādājuši, mēs svinam šodien. Jā. Un nosaukt arī vārdā tās labās lietas, nevis tagad mēs te tērējam, un arī viņi nesaprot, mēs tērējam, tad mēs netērējam, bet bieži vien mēs arī aizmirstam komunicēt to foršo. Mēs šodien svinam, mēs ejam uz koncertu, tāpēc, ka mēs esam ļoti labi pastrādājuši, un mēs tagad visi ģimeni nosanēsim to. Jā. Un tad iedot gan to, kad ir forši tērēt, gan ir forši ietaupīt. Mums bija ļoti laba disciplīna visu šo mēnesi, tāpēc mēs varam tagad atļauties šito. Un kad normalizēt, runāt, saukt lietas īstajos vārdos, man liekas, tas ir tāds gan pieaugušo līmenī, gan arī ar bērniem un brīžiem. Jā. Ticēju, ka viņi sapratīs. Viņi sapratīs tikai tad, ka jau mēs sapratīsim, jo viņi jau paši neko atsevišķi nesaprot. Varbūt tavs 18-gadīgās meitenes var saprast jau atsevišķi no tevis. Bet arī viņas droši vien tikai ap 26 kā tur ir prefrontālais korteks, kā viņš saucās. Kā viņš saucās? Praktiski tas attīstās tikai pēc 26, un lielākoties tā arī ir, tās smadzenes īsti līdz galam nav attīstījušās. Un tie bērni 16, 18 gados tiek palaisti pasaulē, tad lido! Vai ne? Un ja padomā... Pēc galā pats. Mēs ar Andi vienkārši šausmīgos parādos iegājām, tad, ka vienkārši vispār neko nespratām, vispār neko nemācējām. Bet es tieši domāju, ka es varētu nobeigt ar to, ka cik šausmīgi uzmanīgam jābūt par to, kā mēs runājam par lietām. Kā jau es teicu, es ļoti, ļoti redzu, ka bērni, kā man liekas, visi vecāki redz, ka viņi spoguļo. Un es ļoti ceru, ka vecāki spēj ieraudzīt, ka viņi spoguļo labās lietas un arī spoguļo tās ne īpaši labās lietas. Un tāpēc jābūt uzmanībām, kā mēs runājam. Tad, nē, mēs nevaram atļauties. Jo mums ir problēma ar bērniem visu laiku kavēt. Viņi ir 3, un viņi patiešām aizņem šausmu ar visu to, ka mēs cerēsim pamostamies 6, mēs nevaram izkasīties ārā no mājas. Tā iziešana uz dārziņu parasti ir vienkārši ar ņemšanos un bļaušanu un raudāšanu un dīlošanu. Un man lielākais bērns vienmēr var uzzīmēt 17 zīmējumus, viņš var paspēt, bet beigās tikai neko nepaspēja. Un mazais visu laiku staigā pliks pa māju, vidējais. Mazais pavisam ne. Vidējais vienkārši viņi nevar saģēt, viņš visu laiku ir pliks. Un tad praktiski ir tā, ka mēs katru dienu, pilnīgi katru dienu saka, mēs kāvējam dārziņu, braucam, visu, uzvelciet taču pufaigas un uzvelciet savas jakas un visu. Un vienkārši, man mazākais bērns vienkārši. Mēs esam Rīgā, viņš saka, mammu, mēs kavējam. Es saku, nē, dēliņ, mums ir brīvdiena. Brīvdienās mēs tā kā neko neskaram. Bet mēs paspēsim. Mēs kavējam no pat dzimšanas dienu. Mēs kavējam, mammu. Es vienkārši skatos un domāju, ak, Dievs, cik sāpīgi to ir pieredzēt. Kad tu saproti, ka tu katru dienu viņam saka, mēs kavējam, cik var ņemties, mēs atkal kavējam, cik pulkstens mēs kavējam. Ka viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka pat tad, kad mēs nekavējam, viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka mēs visu laiku kavējam. Pilnīgi vienmēr. Un tas ir tik skumji. Manis taču tad skumji par to, ka es nespēju sevi nokontrolēt un tomēr varbūt atlaist un to, ka atrast veidu, kā tomēr mēs varam laicīgi iziet uz dārziņu. Bet šis atgādina par to, ļoti, ļoti skatāmies, kā mēs izmantojam naudas valodu. Mēs atkal esam pārādā, cik tu tērēs, ko netērēsim, mēs nevaram atļauties. Un es ļoti, ļoti sekoju līdzi, es bieži vien bērniem pasaku, mēs nevaram atļauties, bet es cenšos pārdefinēt to, ka mēs šobrīd negribam atļauties. Mēs vēlamies kaut kur citur iztērēt naudu. Mēs izvēlamies kaut kur citur tērēt naudu. Šobrīd mēs varbūt mazliet pietāpam naudu, jo ir tāda situācija. Tā kā vienkārši kaut kā bišķiņi citādāk.
vairāk. Jo, ja mēs visu laiku teiksim, mēs nevaram atļauties, tad būs kā ar maniem bērniem, mēs kavējam. Ka viņi būs pilnīgi pārliecināti, ka visu laiku mēs kavējam. Nevar zināt, bet jāpamēģina savus bērnus saukt par topošo miljonāru. Vai ne? Tā ir šausmīgi daudz naudas. Paldies, Elīna, tiešām par šo sarunu. Man liekas, rītīgi forši parunāt. Es ļoti ceru, ka šis iedeva varbūt foršu pagriezienu kaut kādās sajūtās tieši sieviete un nauda. Nebaidīties teikt to, ka mēs gribam pelnīt naudu un ka mēs gribam atrast veidu, kā pelnīt naudu un arī domāt par to, kā mēs varam sev nodrošināt. Un sākt atzīties sev, ka mēs gribam īstenībā. Jā, un to skaļi pateikt, un nevis tāds mazs smaitīts, bet īstenībā pateikt, hei, es šeit esmu ieradusies, es labprāt nopelnīt naudu. Vai ne? Citādi mēs slikti, ka tāds ļoti, ļoti smukas pareizes meitnītes atnāk un saka, es atvainojos, es varat lūdzu višņos, es labprāt nopelnīt naudu. Un tad ir, bišķiņ vairāk naudiņu, un vēl tam visu maziņu, ja? Naudiņu, višķiņ naudiņu. Un mēģināt vienkārši pagriezt to, ka es gribu pelnīt naudu, un es nekautrējos no tā. Tā kā vairāk nekautrējos. Tā mums bieži vien atgādina, ja tev ir aldziņa, klientiņš un līgumiņš, tev ir arī naudiņa. Super! Paldies tev, liels mīļā! Paldies tev! Paldies! Čau, te Laura no ārpus podkāsta. Ja tu esi noklausīsies šo epizodu vai jebkuru citu epizodu, un tev ir sajūta, yes, šis podkāsts ir rītīgi foršais, un gribās, lai vairāk sievietes to sasniedz, tad atstāj atzīmi 5 zvaigznītes, cerams, šim te podkāstam māsībai, lai es varu sasniegt arvien vairāk sievietes, arvien vairāk māsas, un lai vairāk sievietes var dzirdēt tiešām šīs te, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgās un foršās sarunas. Un ja tev šī te epizoda sakustināja sevī kaut ko, iedeva to sajūtu, ka gribās foršāk dzīvot, labāk darīt, gribās varbūt mainīt savu domāšanu un vienkārši atrast veidu, kā skatīties lietām citādāk. Tad padalies ar šo te epizodu ar citām sievietēm, ar savām īstajām māsām, ar mamām, kolēģiem, draudzenēm, jebkurām citām sievietēm, kurām būtu vērtīgi šo dzirdēt. Paldies!